Viss jau kaut kas pa vidu noticis un kaut kāds vēl, zin kā, ir sanācis arī bišķi reflektēt par to mūsu iepriekšējo sarunu. Un viss kaut kas parādījies. Un zin kā, es tā, varbūt varam sākt tādā kontekstā, ka es tagad rīkojot jau, sākot bišķi vairāk pieslēgties pie konferences rīkošanas. Un, tas no ķermeniskā uz garīgo, no garīgā uz ķermenisko. Tāds tas salikums, vai ne? Un tad tur, protams, kāds noteikti bišķiņ vairāk runās par, teiksim, kaut kādām lietām, kas saistās tur burtiski ar fizisko, tā saucamo klasiski saprotamo fizisko veselību. Kāds runās varbūt vairāk tur par visādākām enerģijām, vibrācijām un tādām lietām. Un tas viss ir tā kā ļoti interesanti un būtiski un svarīgi visiem un daudz, kas ir tā kā kopīgs. Bet ir viena ļoti svarīga atšķirība starp to, kā tās lietas katrs dara atkarībā no tā, vai tas ir vīrietis vai sieviete, vai ne? Un es tieši liekot kopā to programmu, nodomāju, ka... Bet vispār jau par to ir arī tā kā atsevišķi jārunā. Tas tā kā apmēram, zin kā, tas ir tā kā nosacījumi, ja tev tur, piemēram, ir viena kāja, tad tu, tu skaties vienu apavu, vai ne? Un savukārt, ja tev ir tur vēl kaut kādas citas īpatnības, ir vienmēr tā atruna, vai ne? Un tās atšķirības, protams, ir ļoti būtiskas tajā, kas ir vīrietis un sieviete, vai ne? Un varbūt varam sākt tagad no tā ķermeniskā uz to garīgo, bet caur šo te divu dažādu dzīmumu prizmu. Kas tad tur ir tā fiška, jā? Tā fiška ir tāda, ka mēs šodien visas modernās zinātnes un speciālisti un vispārējie pilnībā izslēguši šo dzimumu atšķirību savās praksēs un visur citur. Visiem vienu? Visiem vienu dod iekšā. Jautājums, kāpēc? Acīm redzot, tas tagad ir tas agenda of the day. Jā, visus tā kā padarīt zem viena dzimuma pataisīt. Un vispār uztaisīt, lai vispār nav dažādi dzimumi. Lai nav dažādi dzimumi, lai ir viens dzimums, jā. Protams, ka tas ietekmē un diezgan traģiski ietekmē. Ja, teiksim, es arī nesen runājos ar kaut kādām, tur pa citām tēmām, tur sievieti, ja, viņi tur attiecības un vispārējais. Un viņi tā kā visu laiku man stāsta, bet psiholoģijā ir šitā, psiholoģijā ir tā, psiholoģija izskata atsevišķus dzimumus un dzimumu atšķirības. Kurš psihologs skatās dzimumu atšķirības šodien? Ja ir, tad ļoti reti, kad oficiāli, teiksim, pēc psiholoģijas standarta neskatās, teiksim, mēs runājam par attiecībām, par psihoemocionāliem stāvokļiem, neviens neskatās to atšķirības starp vīrieti un sievieti. Un tas ir pilnīgi pretēji rezultāti tajās situācijās. Bieži vien sievietes psiholoģis, vīrieši man saka, es biju tur pie psiholoģiem, pie sievietēm, jā, viņas tur tā dziļi emocionāli, visu kaut ko, es saku, tev dzīvē kaut kas uzlabojas. Es sapratu kaut ko, bet saku, tev izmainījās reāli kaut kas, ko tu panāci ejot tur? Bet kā nekas, viņš saka, man bija sūdīgi, palika sūdīgi tāpatās, bet es vismaz sapratu, kāpēc man ir sūdīgi. Es saku, tātad jautājums, tu neko neieguvi ejot uz turien, tāpēc, ka tu uz sevi skatījies no sievietes skatu punkta. Tāpēc, ka tev bija psiholoģi sieviete, ja? Viņa nevar skatīties kā vīrietis uz tevi, ja? Un tieši tas pats arī iespējams ar vīriešiem attiecas un tā tālāk pretējā pusē. Un te jau pati tā zinātne, viņa neizskata atšķirību šajā jautājumā. Es pat teiktu vēl vairāk, savā ziņā, ja mēs skatāmies tīri tās pa pētījumiem, ja, tad sievietes praktiski neiekļauj nevienā, tā saucamajā placebo double blind studijā. Tāpēc, ka sievietes ir tik svārstīgas un mainīgas, kad viņām nemaz nevar... Jā, šodien tā, rītdien savādāk. Un te ir tas, ko mēs pirmajā sarunā teicām, ja, ka tur šodien analīzes tādas, rītdien savādāks. Ja. Vīrietim viņam ir vairāk konstants. Tāpēc arī viņi izmanto. Tāpēc viņu var izmantot kaut kādu pētījumu veikšanai. Sieviete, protams, kaut kur var izmantot arī, bet, teiksim, šādos te kaut kādos, kā lai to saka, tādos eksperimentālajos pētījumos tur var gadīties, ka neko neiegūst no tādu pētījumu. Un tas pats attiec arī uz tīru fizioloģiju. Arī, piemēram, agrākos laikos bija skaidri zināms, kad ir sievietes prakses fiziskās un ir vīriešu fiziskās prakses. Ja, tur specifiskas, tur jogā asanas priekš sievietēm, specifiskas priekš vīriešiem. Šodien viss ir viens, tā kā iebliež iekšā, visi aiziet pa šejien. Jā, tāpat, piemēram, tradīcijās ir agrākās, tur, piemēram, tādas slāvu tradīcijas, viņam bija specifiskā sieviešu vingrošana, jā,
kas, nu, piemēram, es te tagad arī, bišķiņ padevu tādu informāciju, un te daži, teiksim, kāda meitene tur sāk ar to nodarboties, viņi saka, jā, kad ir specifiski interesanti sajūta, ka pavisam savādāk tas hormonālais līdzsvars veidojas un tā tālāk, jo pirms tam viņi ar jogu nodarbojās tikai, viņi saka, tur tādu efektu nejūta no tā kā, it kā no šīs te vingrošanas speciālās, jā. Tā kā viņi arī tur, plāno tur bišķiņ tagad publiskāk kaut ko rādīt no tiem vingrojumiem un tā tālāk tieši priekš sievietēm, kas ir paredzēti. Jā, un viņš stipri atšķiras. Tas pats arī, kur es pieņemsim, man tās kāzaku prakses, jā, tās fiziskās aktivitātes patīk. Nav viņas īsti var, protams, izpildīt, ir kaut kādas lietas, ko var, bet... Gan jau arī iegūmi ir, bet tas nav... Bet tas nebūs iegūms tajā, ka tu uzlabosies kā sievietē dzīve. Tu varbūt tur būsi fiziski spēcīgāk, tur varēsi dziļāk, nezinu, iedurt nāzi vēdā kādam, vai ātrāk skriesi, vai vēl kaut kas, bet vai tev dzīves kvalitāte no tā uzlabosies? Ja tev uzlabosies viena fiziskā kvalitāte, bet vispār dzīves kvalitāte iespējams pasliktināsies, tāpēc, ka sievietei cits hormonālais fons, viņai citi tur hormonālie procesi notiek, ja, piemēram, kaut kādas tur, viens tur nodarbojas kādām elpošanas tehnikām, ja, sievietei būs savādāks rezultāts no tā visu, viņa dziļāk varbūt tur izjutīs kaut kādas jau tur fantāzijas, ieslēgsies vēl kaut kas viņai. Vīrietis citreiz, es tās paklausies, viņš saka, ka vispār neko neredzu, nedzirdu, nekas tur nav, jā, un es tur elpoju, un visu, vienkārši galva noreiba un atslēdzos, un viss beigās, jā. Tā kā, tāpēc tas ir ļoti, jā, teiksim, manā skatījumā tas ir beigās tas key faktori, jā, caur kuru mēs tālāk ejam un izvēlamies, ar ko mēs nodarbojamies, ko mēs praktizējam patiesībā. Okay. Un vēl viena, es vienkārši tik atcerējos, vēl viena lieta, zin, kā tagad modē tas stāvēšana uz naglām ir, jā? Jā. Tā diezgan, viņa ir laba, tur nervu aktivizēšana, viss tas normāli, tu aiziet siltumiņš ķermenī, asinsrīt uzlabojas, viss pārējais, jā? Nervu galvas tur riktīgi pakairina pēdās, jā? Un es personīgi, protams, neesmu saticis, bet es runājies ar dažiem, kas tā kā jau praktizē tās lietas, jo tur ilgstoši, un ka viņiem nāk tā kā mācīties stāvēt uz tām naglām, jā? Un viņi teica, ka esot arī negatīvas atsauksmes no sievietēm par to, sevišķi tām, kurām tur, teiksim, reproduktīvo sistēmu bijuši problēmas, tad tur sākoties pēc tam spēcīgāks asiņošanas. Un vispār, protams, ka vīrietim no tādas problēmas nebūs no tā, vai ne? Tā kā ir jāņem vērā arī šādas te prakses pildot, kad, varbūt, ja tev tur ir jūtīgs kaut kas, jā, tad varbūt baigi aizrauties nevajag, varbūt pakāpeniski, mazāk, tur skaties vispār, kā tev tas aizies. Bet labi, bet cik varbūt ir būtisks, teiksim, ja mēs runājam jau tagad par tādām praksēm un vispār pieejām, kas varbūt tradicionāli varētu teikt tāda vīrišķīga lieta un šitā tāda sievišķīga lieta, cik liela nozīme, vai tā teikt, vai to pāraksta mazliet tas, ar kādu nodomu to dara, respektīvi, tu dari, teiksim, to vienalga saucamo vīrišķo aktivitāti, ja tā sieviete, ja? Un kad tu tajā lietā ieeji ar maksimāli to sajūtu, ka tu kā sieviete no šī gribi gūt kaut ko. Piemēram, es, teiksim, esmu daudz runājis par augstumpeldēm, ja? Un tad daudz tur varbūt tās uzskata, jā, tas tā kaut kā bišķiņ tāds pa daudz tāds maskulīnis. Agresīvs tāds. Jā, bet tāpat laikā ir skaidrs, kāpēc tas varētu kalpot par ieguvumu arī sievietēm. Vai tajā ir kaut kāds svarīgums, cik tu sevi sagatavo, uz ko tu ej? Mans skatījums ir, protams, ka, ja tev ir konkrēts mērķis, uzdevums, priekš kam tu to pildi, es vispār uzskatu, ka praksa ir jāpild, tad, kad tev ir konkrēts uzdevums, ko tu gribi sasniegt. Es vismaz nekad iepriekš tā neesmu dzīvē kaut ko darījis uz dūlām, kaut kas sanāks, interesanti, kas no šitā būs, un tā. Man bija kaut kāds vienmēr mērķis. Es tieši tāpat arī izvēlējos, kur es braukšu kaut ko mācīties, apgūt. Man jau bija konkrēti skaidrs, ko man vajag katru reizi. Kamēr man nav skaidrs, es neko nebraucu, nemēģinu. Priekš kam man kaut ko tur taustīt, šitien pa galvu dabūju, ne, šitas nebija forši, ja, kaut kur citur. Un, protams, ja tu uzliec konkrētu mērķi, tu esi izstudējis, izpētījis, kā tas darbojās, saproti, tad, ņem, dari, un tu dabūsi to efektu, ko tu gribi no tā viss, jā. Iespējams, būs kaut kāda blakus efektu. Es tikai, tur nav gudēt pretruna. Es domāju, ka nē. Vienkārši jārēķinās to, ar kādiem blakus efektiem tev var nākties saskarties. Piemēram, jo vīrietim būs viens rezultāts, bišķiņ, jo tev būs bišķiņ cits rezultāts. Sievietē, piemēram, mēs runājam par sievieti, kas pilda vīrišķās kaut kādas tehnikas. Okay. Tā kā tas pats jau šodien tā mode uz cīņas sporta veidiem. Es arī, teiksim, kad es tur pastaigāju vienā tur disciplīnā, ja es skatos, tur apmēram pusi grupas ir sievietes. Tā kā, ja, un man liekas,
it kā no vienas puses jau ir ok, jā, mēs te iepriekš, ka runājām, jā, par tām ciltīm, kur sievietes varēja paši par sevi pastāvēt, un vīrieši pat nebija vajadzīgi, jā, un tādā veidā. It kā jau ok, bet, nu, tā kā viņām ir konkrēts mērķis, acīm redzot, viņas baidās no kaut kā sabiedriskajā vidē, tāpēc viņas tagad trenējās tur, lai par sevi pastāvētu. Jo citu iemeslas tam nezinu. Vīrietis, pieņemsim, iet uz turien, tā kā tu runāji, jā, aiziet uz hokeju, uzspēlēt, tur riktīgi uzdzīt tur to hormoniņu, tur adrenalīniņu, vēl kaut ko testosteronu un tā tālāk. Un sieviete, viņa arī ejot uz turien, viņa uzdzen savu testosteronu augšā, cīnoties tur, jā, un pie tam citreiz vēl saliek pāri ar vīrieti, viņu tur pacīnīties, jā. Un tas skaidrs, ka tur būs, kāds būs rezultāts, bet, nu, sievietei tur tāds tā kā arī ieslēdzās galvā tie visi hormonālie procesi savādāk. Tad viņa būs iemācījusies aizstāvēt sevi, bet te pašā laikā viņai tur varbūt sāks vairāk spalvas uz kājām augt pēc tādiem treniņiem, jā, nu, hormoni sāk mainīties un tādā garā. Okay. Jautājums, ko viņi iegūst un ar ko viņi maksā. Ok, skaidrs. Nu labi, un tad, piemēram, ja mēs tā, es varbūt tas tāds bišķi provokatīvs jautājums, bet, nu, piemēram, nu, teiksim, runā gan par to vīrišķo un sievišķo, jā, un ir sievietes, kas runā gan par vīrišķo, gan par sievišķo, jā. Cik tad vispār ir liela iespēja, nu, teiksim, tev vispār runāt par sievišķo un teiksim, nestrādāt tikai ar vīriešiem? Nu, jo savā ziņā tev kā vīrietim, nu, fiziski nav tā perspektīva. Tu tikai vari to zināt, vai ne, bet tā kā īsta iemiesota perspektīva tev nav. Jā, sapratu. Redz, te ir tā lieta, jā, man nav tā perspektīva, jo man nav it kā pieredzes būt sievišķajā vai nestāvoklī. Jā. Man ir tās apziņas, prakses un tehnikas, ar kurām es esmu darbojies. Tur ir ļoti daudz, kas saistīts ar dabas stāvokļiem, dabas elementiem un visu pārējo. Un ja mēs vispār runājam par sievišķo un vīrišķo, tad no kurienes tie nāk visi aspekti? Tie nāk no dabas. Dabā mums ir ielikts sievišķies un vīrišķies pirmsākums. Tad, kad es praktizēju, gāju cauri tiem apziņas stāvokļiem, kas ir saistīti ar dabas procesiem, kur ir gan sievišķie dabas procesi, gan vīrišķie dabas procesi. Ja? Mēs tur runājam par uguns, gaisa, zeme, ūdens. Ja? Šie elementi, viņi ar sevi nes sievišķās un vīrišķās kvalitātes. Ja? Tikai tu aiziet tik dziļi, lai tu saprastu viņus. Un tad, kad tu izproti tos stāvokļus šiem elementiem, tu izproti arī vīrieša dabas specifiku un sievietes dabas specifiku. Kāpēc mēs tādi esam? Jo tajā, teiksim, viss ir viens. Nu, pa lielam, ja mēs tā skatāmies, viss ir vienots. Visi procesi ir vienoti, tikai mēs nepamanām tās likumsakarības, kas mūs sasaist ar to dabas procesu, kas te apkārt notiek. Ja? Tur saule, mēnesis, ja? Tur, pieņemsim, nezinu, nakts, diena, tur ūdens, zeme, tur uguns, gaisa, ja? Nu, tie paši elementi, ja mēs tā skatāmies. Ja? Ir divi vīrišķie, divi sievišķie, un katram ir sava vesels klāsts ar savām kvalitātēm iekšā, kas ir jāsaprot un jāapzinās. Un tad tikai ieejot tajā apziņas stāvoklī, tu spēj izdzīvot, un šī spēja izdzīvot tev dod izpratni par to, kāda ir tad sieviete, nu, sievietes daba, un kā viņa jūtās, kā viņai tur jājūtas, un kāds ir vīriešu daba, kā viņam jājūtās. It kā ir, ja? Protams, nevar tādā mērā to izjust kā sieviete, tāpēc, ka sieviete ir atkal savs ķermenis, bet veidojās konstantas dzīvē, kuras tu saproti, vat šitais ir pareizi, teiksim, te ir sievišķīgie aspekti, un te ir vīrišķīgie aspekti, ja? Tad, ja es aizkāpšu tur, tad būs nepareizi, tad es sākšu slimot, man fiziskais ķermenis ātrāk novecos, man tur sāksies problēmas ar psihi, man tur vēl kaut kas notiks, es nevarēšu vairs normāli attiecības veidot un vispārēji. Tad tas nozīmē, tiklīdz mēs izkāpjam no tā, kas mums dabā ir paredzēts, mums sāksies blaknē vesela čūpa ar blakus efektiem, nu, defektiem tā teiksim, jo tie nav pozitīvi efekti, ja? Tieši tāpēc mums ir katram vīrišķies, sievišķies ķermenis iedots, lai mēs zinām, kam mums ir jāseko, kādām dzīves kārtībai mums ir jāpieved vīrietis, tur disciplīna, režīms vispārējais, ja, sieviete, bišķiņ čiliņš, mierīgāk, teiksim, nevis vēsāk, bet tā harmoniskāk to vidi uztvert un vispārējo, ja. Mums katram ir sava funkcionalitāte šeit, tāpēc, jo mēs te esam vīrietis ar krānu, sieviete bez atnākus, ja, katrs dara savu pienākumu šī pasaulē, ja, nevelti tas tā. Kaut kādā ziņā, tu to tieši tā neteici, bet es tā iedomājos vēl tajā, kad tu nonāc tajās apziņas stāvokļos, kurā tu sajūti to vienu veselumu ar šiem 4 elementiem un vispār ar visu dabu kopumā, ka līdzīgi tāpat kā, nu, teiksim, es zinu, tas esmu es, un attiecīgi, kas viss ir ārpus, tas neesmu es. Tātad, un es zinu, kā ir nebūt tam citam, tāpēc, ka es zinu, kā ir būt man. Var mēģināt šādi arī. Nu, un teiksim, no tāda viedokļa, ka
tu tā kā sajūti sevī šo te otru pusi, nu, gan sevi iekšā, gan vispār, kad ir tā otra puse, tā sievišķā daba, un tu viņu vari dziļi izprast caur to, kas tu neesi, bet kas tev ir tā papildinājuma daļa. Tad nezināmā daļa. Jā. Nu, savā ziņā nezināmā, bet tepat laikā viņa ir tā kā tevī piederīgā daļa, kurai jābūt tajā tevis paplašinājumā. Nu, var tā to teikt. Redz, ja mēs runājam par tēmu, tur sieviete, ja, tagad tā mode ir sevišķi no sieviešu psihologiem, ja, lai vīrietis sevī meklē sievišķību, ja, iekšā. Nu, es teikšu tā, tas ir diezgan bēdīgs rezultāts, kad vīrieši sāk meklēt sevi sievišķību. Pēc tam ar tiem vīriešiem vispār grūti kaut ko dzīvē panākt, lai viņi sakārto. Ja, tad, kad vīrietis kaut ko sāk meklēt, viņš ļoti iedziļinās tajā, bet pēc tam, kad viņš ir iedziļinājies ne tur, viņam ir grūti no turienes izkāpt ārā. Ja, un te, kā parasti es saku, ja tu gribi saprast, kas ir tava sievišķība, sievišķā puse, apskaties savu māmu vecumā, kad tev bija no 1 līdz 3 gadiņiem. Ja. Tā ir tava iekšējā sieviete, kā tava māma uzvedās un dzīvoja tajā laikā, tas noformēja tevī izpratni par savu sievišķo dabu. Vai, nu, teiksim tā nav tava sievišķā daba, bet tā ir vispār tava sievišķo kvalitāšu uztvere tavā dzīvē formējās. Tā. Un jo tā vecumā vīrietis, arī gan vīrietis, gan meitene noformē to savus, teiksim, tās dabas, sievišķās dabas un sievišķo kvalitāšu pareizo, it kā priekš viņa pareizo. Tas nekas, ka tur varbūt uzvedās nepareizi māma, ja, bet viņam tas liksies, ka tas ir pareizi. Nu, viņā manifestējās sievišķībā caur to, kāda māma bija tajā vecumā. Kāda bija tajā vecumā, ko viņš pieredzēja no māmas, ja. Lūk, un tur nav nekas jāmeklē. Pajautā mammai, kā viņa uzvedās tajā laikā, ko viņa darīja, tad tu sapratīsi, kas tev ir no sievietes iekšā. Un kā tu arī skaties uz sievietēm tieši caur šo te aspektu. Jā, nu, tur, protams, pēc tam tas uzslāņojās visādas tur pieredzes un pusauģi gadi un viss pārējais, bet tā pati bāze, tas pie kā sāka to atrast savu sievišķību dziļo. Jā, nu, pasties no gadiņa līdz 3, no 0 līdz 3, tā precīzāk. Jā. Tas ir tas vecums, jā. Tu, principā, vēl dziļāk skatās, tad kā mamma arī uzvedās gaidību laikā tādā veidā. Jā, jo tas arī viss jau mēs piedzīvojam, atrodoties mātes klēpī, mēs jau to emocionējam līdzi vienmēr. Tā kā, nu, tāda tā lietiņa. Un kāpēc teicu, ka šodien tā moda, ka visi vīrieši saucās tā integrētā vīrišķība, laikam viņi tagad tā sauc. Jā, un es uz to skatos, ka tas ir tāds diezgan graujošs moments vīriešiem, jo mums jau tā trūkst vīrišķīgu vīriešu sabiedrībā, bet ka viņi vēl pastiprināt sāk iedziļināties sievišķajos aspektos savā dzīvē, meklēt, kas tad man ir tik sievišķīgs. Tur pa daudz reflektēt sevī, dziļi rakāties un tā viss? Viss emocijas, es tā jūtos, es nevaru iet uz darbu, jo es šodien tā jūtos. Nu. Ok, neēdam šodien vairāk, ja, vīrietis. Tāpēc katram ir savs funkcionāls, katram ir sava funkcija. Vīrietis, kā viņš tiek galā ar problēmām, ir pavisam cits mehānisms, nevis tas kā sievietēm. Jo šitais, ko mums saka iedziļinies savā sievišķībā, tas ir sieviešu pieeja, kā sievietes sevi pēta un meklē sevī visādus tur labumus, sliktumus un vispārēj. Un ja vīrietim māca tāpat uzvesties, tad nav jābrīnās, ka lielākā daļa vīriešu pēc tam velk svārkus un augstpapēdienas un staigā. Nu labi, varbūt, ja tu varētu tā, ieskicēt to, kā sievietes risina problēmas un kā vīriešiem, vai kā viņiem vajadzētu risināt un kā varbūt tas notiek šobrīd. Gan vieniem, gan otriem. Pavisam primitīvi sieviete visu risina caur sevi iekšā, tad strādājot ar savu iekšējo pasauli. Vīrietis visu risina strādājot ar ārpasauli. Viņš risina visas savas iekšējās problēmas. Tā ir mūsu pamat atšķirība. Vīrietis upgradeojās strādājot ar ārpasauli, atrisina visus savus iekšējos stāvokļus un problēmas. Sieviete upgradeojās strādājot ar savu iekšējo pasauli, tad kāda viņa iekšā ir. Jo tas, kāda viņa ir iekšā, tas ir tas, ko viņa dos uz āru. Savukārt tas, kā vīrietis miedarbosies ar ārpasauli, veidos viņa iekšējo kodolu, cik viņš būs spēcīgs un jaudīgs iekšā. Okay. Un viss, un tā ir vienīgā atšķirība. Nu labi, bet teiksim, tas, ka kaut kādā ziņā jau, pieņemsim arī, zini, kad vīriešiem tā, jau par klišeju gan arī vai kļuvis ir, kad, vīrietim prasa, kā tev tur iet, viņiem viss ir normāli, ja? Tāds viens, ja? Bet, ko tu saki, tad, teiksim, ko tu gribi no tā? Nē, labi, bet teiksim, kaut kādas, tu jau arī esi runājis, piemēram, par to, kas, tā kā jāpazīst sevi. Jā. Teiksim, bišķiņ niansētāk, tomēr... Tev sevi jāpazīst, bet jautājums, vai tam jāpazīst? Ok, bet, tajā atbildē normāli ir kaut kādā ziņā tas, ka tas vīrietis caur šo, nevienmēr, protams, bet
ar potenciāli nodemonstrē to savu, nu, ka viņš ir tā kā pagali, nu, tur ne iekšā, ne ārā, nu, viss vienkārši. Nē, es saprotu. Saprotu domu, jā? Saprotu domu, nu, kur ir problēma? Nu, Kāpēc tev negribās, lai viņam pašam ir problēma tam vīrietim? Tādā gadījumā tu to skaties. Jo, ja viņam pašam ir problēma, protams, vīrietis nekad nestāstīs par savām iekšējām problēmām, tāpēc, ka tā ir vīrieša daba, viņam pašam ar to ir jātiek galā. Vīrietim neviens nevar palīdzēt atrisināt savas problēmas. Neviens psihologs, psihoterapeits, neviens viņam nepalīdzēs nostāties uz savām kājām. Viņam ir pašam jāaiziet. Te ir tā fiša, ko mēs arī pagājušā reize, kad te runājāmies, es stāstīju, ka sieviete jau piedzimst kā vērtība, a vīrietis veidojās dzīves laikā kā vērtība. Sieviete paliekot vecāka, viņai vērtība zūd, nu, lai kā daudzām varbūt to negribētu to zināt, tāpēc, ka viņas vērtība ir sievišķībā tajā, kas viņai ir jau no dabas iedots. A vīrietim vērtība ir tajā, kā viņš sevi ir realizējis šajā pasaulē, ko viņš ir panācis, ko viņš ir izmainījis, ko viņš ir iekarojis šajā pasaulē. Un tāpēc vīrietis attīstās tikai sitot punus. Arī viņa iekšējā pasaule pilnveidojās tikai uzsitot punu, saprotot, te es kļūdījos, darīšu savādāk. Tāpēc uz vīrieti attiecās teiciens, viss, kas tev nenogalina, padara tev stiprāku, uz sievieti tas neattieksies. Sievietes gadījumā viņa būs stiprāka, bet kā vīrietis, ja viņa, teiksim, sitīs punus daudz, bet viņa kaut būs kā vecs, un tad mēs, ja runājam par attiecībām, tad parasti normāls vīrietis nevēlās tik ļoti pieredzējušas sievietes savās attiecībās. Jā. Un tas ir, teiksim, nu, kā lai tā maigi pasaka, vīrietis vienkārši grib to, kas ir svaigs, jauns un kas vēl ir, tas ir tīri ģenētiski dabā iekārtos, ka vīrietis meklē sievieti ar labu reproduktīvo iespēju. Ja, tātad, kas vienmēr ir tā kā jaunāka paudze, kas vienmēr ir veselīga sieviete, tur skaista, tur simpātiski, pievilcīga, vienalga kā sievišķīga, ja, jo tas ir miers. Ja, es vienmēr rādu tādu ideju. Šodien daudz sievietes saka, nu, tur biznesā, karjerā, tur riktīgi izmačījušās, ja, pa labi, pa kreisi, un tad viņas saka, nu, ap gadiem 35 esmu gatava bērniem, vai no 40, nu, kā, nu, kura tur saprot. Un tad viņi saka, nu tagad varētu bērnu štancēt augšā. Un viņai tur nekas apakšā nedarbojas, kā izrādās. Kāpēc? Tāpēc, ka viņai šeit ir zemestrīce galvā bijusi visu to laiku. Viņa bijusi stresā, pastāvīgā cīņā ar apkārtējo pasauli un tā. Bet mēs zinām, lai tu kaut ko iestādi. Bet bēbīšu zemestrīces laikā nedzimst, jā. Bēbīšu zemestrīces laikā nedzimst, tāpēc, ka zeme, sievišķais elements, viņai nodrošina stabilitāti, mieru, harmoniju, statiskumu. Un tikai tādā augsnē kaut kas var izaugt, vai ne? Ja ir zeme, kas visu laiku drēb kratās, tur vīrietis var sēt, cik grib sēklas, tur nekas neizdīgs, jo viņi plaisā, lūst, tur vispārējais. Nu, tā metaforiski, ja mēs to skatāmies. Okay. Un tad parādās pēc tam tur viss tā problēma un neizpratne. Tas ir par to, kāpēc sieviete ir vērtība no sākuma, un jo ilgāk laiks iet, viņiem vērtība zūd. Un vīrietis ir nulles vērtībā no sākuma, un jo ilgāk laiks iet, viņam vērtība aug. Nu, protams, līdz kaut kādam limitam, ka viņam sāk veselība krist uz leju, tur vecums, nezinu, kas tur smilts birst. Bet nu, tad varētu saistīt ar šo, vai ir kaut kāda, kā tu redzi, varbūt tas ir mūsdienās, nu, teiksim, tā ir tāda salīdzinoša tomēr, nu, pēdējo, varbūt ne pēdējo dažu gadu, varbūt pēdējo dažu 10 gadu, bet tomēr tāda tendence, nu, ka vīrieši tur tajā saucamajā, viņiem ir pusmūža krīze, ja, un tad viņi tur aiziet pie jaunākām sievietēm. Tas ir kaut kādā mērā saistīts ar šo te, un tas kas vispār ir pa pamatu tam? Manā skatījumā tas ir ļoti daudz saistīts. Protams, katram būs individuāli. Jā, vienmēr, protams. Jā, bet kas notiek, kas ir pusmūža krīze, tas ir tas, ka vīrietis pārvērtē savus dzīves rezultātus patiesībā. Viņš pat neapzināti to dara lielākoties, viņš skatās, kas man dzīvē ir, ko es esmu sasniedzis, kādi ir rezultāti, kādi ir guvumi. Vai es esmu redzējis kaut ko, vai es esmu baudījis tur to dzīvi, vai es esmu, nu, visas lietiņas viņam liekās pa plauktiem, plus mīnus 40 gadu vecums. Lai turpinātu to savu vērtību audzēt. Lai turpinātu savu vērtību, un plus, ja mēs tam bišķi no tāda okultāka viedokļa skatāmies, nu, vai drīzāk dzimtas tematikas viedokļa, jā, tad mums jau te nav paredzēts nevienam dzīvot bezjēgā un patērēt visu, kas apkārt ir. Ja mūsu fiziskais ķermenis ir daļa no dabas, kā mēs jau runājam, jau viņi būvē dabas elementi visi, ja, tur visu, ko mēs ēdam, elpojam, dzeram un tā tālāk, tas viss formē mūsu to fizisko ķermeni. Lūk, un tad daba pati skatās, vai šis te kadrs nu, ir vērtīgs šai te vidē, vai viņš vispār dod kaut ko šai te pasaulē un tā tālāk. Un tad bieži vien ir tāds mājiņticība ir dzirdēta, ka 40 gadus nesvin vīrieši, ja? Tāpēc, ka bieži vien pēc 40 var nomirt, ja? Tur aizējot ātri prom. Un te ir tieši tas pats mehānisms, ja vīrietis apziņā un zemapziņā nesaprot,
dēļ kā viņš te ir dzīvojis tos 40 gadus, un viņam nenotiek tas vērtību pārkārtošana, ko viņš ir sasniedzis savas dzīves laikā līdz 40 gadiem, viņš principā pašlikvidējās. Tur apzināti, neapzināti nav vairs svarīgi, bet vienkārši kaut kas ar viņu notiek, un viņš ātri aiziet projām. Ko mēs arī redzam, tā veselības stāvoklis un mirstība ir super. Jā, momentā pieaug no 40, bet ja vīrietis no 40 gadiem, viņam ir skaidrs, uz ko viņš vēl tiecās, kas ir vajadzīgs, viņš tur vēl bērni, ģimene, vispārējais, un tad sākās tas mehānisms, kad viņš saprot, šitas man vairs neder, šīta sieviete varbūt jau ir pa vecu priekš jaunas ģimenes veidošana. Jo, kā tu teici, pa daudz pieredzējis. Daudz pieredzējis, jā, ar viņu būs grūti izveidot vai turpināt veidot ģimeni tādu, kā es tagad redzu, ko es vēlētos tālāk izdarīt, jā. Jo tur es daudz kļūdas pielaidu. Un tas viss zemapziņā. Jā, tas viss notiek zemapziņā, viņš par prātu to nesaprot. Un tad viņš skatās, pagad, kaut ko jaunāk. Reku ar šito varētu, jā. Davai tad citam kanti, tur uzpucējamies, tur nopērkam sportkāru jaunu un vēl kaut ko, lai vieglāk tikt pie tā meitenēm jaunākā. Tas ir katrs, kā to uztver, jā. Katram savu tā uztver, kā ar sievietēm komunicēt un viņu uzticību vai interesi iekarot, jā, un tādā garā. Un tur parādās tie visi blakus efekti, ka tur vīrietis sāk visādi interesanti uzvesties tajā vidē. Bet tā pamata ideja ir tā, ka viņš ir pārvērtējis, neapzināti par to savu dzīves rezultātu, un viņš drīz saprot, ka ir jāmaina kaut kas vai jādara pa jaunam kaut kas. Un vai viņš mēģina otro piegājienu taisīt, kā restartēt, tāpat kā ērgļiem, ja, kā tur viņš dzīvo tik ilgi, kamēr viņš to, es neatceros, kurā vecumā, ērglis vai 25 vai 30 gados, ja, kaut kādā vecumā, viņam knābis paliek izaug tik liels, ka viņš vairs nevar viņu ne paēst, neko, un tad viņš sitās tik ilgi pret klinti, kamēr nosit to knābi, un tik tur pēc tam pusgadu vai gadu laikā viņam ataug, un tad viņš ir spējīgs. Ja viņš nenosit to knābi, viņš vienkārši nomirst badā. Un tas pats ar vīrieti ap 40 gadiem. Ja viņš nesaprot, ka vajag restartu iedot savā dzīvē, ja, tad viņš vienkārši pats izbeidz dzīvot. Okay. Jā, daba tā ir iekārtotas mums vienkārši. Šajā kontekstā, arī par attiecībām, tā lieta, kuru mēs izrunājām, kas mums tā kā neierakstījās, ir, es tāpēc vēlreiz uzdošu to jautājumu, man likās ļoti būtisks, ir par to, ka, kas ir, kā tad, teiksim, piemēram, mēs ejam uz to, kad saskaņā ar dabu, ja, un īstenībā ļoti daudz cilvēku ar vien, vairāk, teiksim, mazs jau tas cilvēks skaits, un tomēr ir kaut kā tā sajūta, ka ir cilvēku grupa, kuriem interesē, tur tuvāk dabai dzīvot, ja, tur varbūt pārvākties kaut kur uz laukiem, varbūt māja tā, lai ir kaut kāds zemes, lai maksimāli, ja. Bet tā ideja jau būtu, ka pavisam prom mēs aizējam, cik vien var tālu no visām tehnoloģijām, no visas modernās dzīves, ja. Kaut kādā mērā tagad arī attālinātais darbs jau bišķiņi iedod to vairāk to sajūtu. Bet tāpat laikā tu tā kā pilnībā nevari aiziet no visa tā saucamā modernā. Kā mēs gribam pa priekšu jāsaka. Jā, un tad jautājums ir, teiksim, kā tu tavuprāt var savienot šo te ideju par maksimāli tuvu dabai, bet tāpat laikā nezaudējot un neatsakoties no daudziem tiem superīgiem komfortiem, ko mūsdienas piedāvā. Es nezinu, neredzu problēmu, kā to vispār, ka to būtu problēma izdarīt. Man tas liekas dabīgi, es vienkārši pats tādā veidā arī dzīvoju. Es teicu, dzīvoju pilsētā, man ir lauku māja, kad gribu es braucu uz laukiem, kad negribu. Kad gribu socializēties, man ir dzīvoklis, jā, pilsētā, un man ir opcijas, varu darīt, kā man vajag. Jā, pašlaik, diemžēl, šķirts esmu, nav ģimenes, bet tā, ka man bija ģimene, tad vairāk es tā kā dzīvojos pa laukiem. Tas bija dabīgi, jo tur bērni, tur sieva un visiem vajadzēja tur, pa turien bija ērtāk patika. Bet tāpatās ik pa laikam visi kāp mašīnā un piļījām tur 150-200 km uz Rīgu atpakaļ, jā. Tā kā, padzīvojām tur nedēļas nogalē, pēc tam tur. Un arī, teiksim tā, protams, to var izdarīt tad, kad, kā tu saki, ir tā attālinātā darba iespēja, ir tur vēl kaut kas, vai tev ir savs kaut kāds biznesiņš, vai savu kaut kādu nodarbi, ja? Jo tu esi, kā es sāku, vairāk atbildīgs par savu dzīvi. Tas nozīmē, ka tu spēj pats koordinēt un organizēt savu dzīvi, jo tev vieglāk būs organizēt šo te mehānismu gan dabā, gan tur. To, ko es esmu redzējis, ir ļoti daudz cilvēku, kas nav pietiekami atbildīgi, lai spētu pārvaldīt savu dzīvi, tad viņi
vai nu iesprūst pilsētā, vai nu iesprūst dabā pilnībā. Jā, un tad viņi iesprūstot dabā, viņi pazaudē normālu socializēšanās spēju, kaut kādas iespējas neiegūst, lai attīstītos, izaugsmē un tā tālāk. Vai un atkal otrs ir, ja tu esi nenormāli piekalts tur pie darba galda un datori, tu jāsēž katru dienu no 8 līdz 6 vakarā ofisā, jā, un tu nevar nekur ne pa labi, ne pa kreisi. Tu skaidrs, ka tu tā kā nespēsi tā organizēt savu dzīvi, jā, tad tev būs, problēmas, ja tu esi atkarīgs vienā vai otrā gadījumā. Te ir parādās tas vienkārši kā, un to es uzskatu, ka tas ir vīrietim jāorganizē šis te redzējums, kā es gribu, ja, kā es gribu dzīvot. Protams, ir viena liela daļa arī, kas negrib tur, nezinu, dabā, vai tie, kas negrib vispār ar sociumu, bet, ar sociumu ir mazāk, kas negrib, jo mēs visi esam sociālas būtnes. Mēs tā kā agri vai vēl gribam ar kādu parunāt, mēs nevaram sēdēt mežā vieni paši, ja? Tad mēs te nemaz nedzīvot, ja es tādu būtu paredzēt. Tu toreiz, es varbūt arī šoreiz citādāk uzdevu to jautājumu, un tāpēc es varbūt tā mazliet tagad mēģināšu atstāstīt, ko tu teici, un tad varbūt tu vari pakomentēt. Respektīvi, tas jautājums tur bija tāds, ka, kā teiksim, tam vīram un sievai vai tam pārim kopā dzīvot, lai teiksim, nebūtu tā, ka tu tiešām aiziet super dabas procesos, jo kādam līdz galam tas nepatiks, tāpēc, ka tur taču ir viss kaut kas foršs, un es gribu aiziet šeit pasēdēt uz teātru un vispārējo. Un tāpat laikā arī, teiksim, lai ievērotu to dabiskumu, un tā tava atbilde bija tāda, ka pirmkārtām ir jāsaprot, kas ir tas fundamentālais vai tā hierarhijas pašā augšiņā attiecībās, kas ir tā vīrieša sievietes savienība kā centrālā as. Un pēc tam jau tad tur, ja tas ir sakārtots, kaut kādā ziņā ir daudz vienkāršāk organizēties uz visām tām pārējām lietām un saprast, kas ir tā galvenā. Kas ir tas galvenais, tā svarīgākā vērtība, priekš kam mēs vispār attiecības ar tevi veidojam, ja, ka mēs sājam ar sievieti vai sievieti ar vīrieti. Priekš kam man šis cilvēks vajadzīgs priekš attiecībām. Jā. Tas ir patiesībā viens no tāds jautājums, ko ļoti daudz vispār neuzdod sev ejot attiecībās. Viņi nesaprot, priekš kam viņi stājas attiecībās. Jā. Bet tas ir atslēgas jautājums, kas jāuzdod pirms tu vispār stājies attiecības. Kāda ir labums no tā, ka tu iestāsies attiecībās? Viens smuks ķermenis, tur paizmantosim viens otru, labi pavadīsim laiku, ja? Tad tās attiecības arī tādā līmenī būs, tik līdz mums apniks vai ieraudzīsim citu ķermeni, ja? Tā gribēsim citur paizmantot viņu, jau citādāk laiku pavadīt. Ja? Bet ja mums jau parādās kaut kas bišķiņi virs dzīvnieciskā līmeņa attiecība, es tā uzskatu, ka ir dzīvnieciskais attiecība līmenis, ka mēs tīri gribam, eksploatēt viens otru, jā, mēs eksploatātori esam. Vai es tevi šodien paeksploatēšu, tu man rīt varēsi paeksploatēt, jā, vai kaut kā tā līdzīgi. Un ja nav nekas tālāk, kas iet, tur, labi, kas nākamais, tā kā visiem ir bērni, mums arī vajag bērnus, visiem ir dzīvoklis, mums arī vajag dzīvokli, jā, tas tāds sadzīviskais līmenis, jā, apmēram. Tas arī vēl ir tā kā jau starp dzīvniecisko un cilvēcisko, bet viņš vēl nav īsti cilvēciskais līmenis. Jā, tā kā cilvēks neapzinās, priekš kā viņš vēl ir sagājis, jo viņš vienkārši atkārto tā kā viss sociums dara to pašu. Bet pēc tam nākamais līmenis, ka tu jau redzi, kāpēc tu izvēlies, pieņemsim, sievieti šo vīrieti, jo viņa sevī saprot, kas viņā ir. Es vēl iestarpināšu vēl vienu starp līmeni, ja tu varbūt un tad tiksim līdz tam pēdējiem. Vēl viens varētu būt, zin kāds? Tāds tā kā emocionālais līmenis, kurā ir, teiksim, mēs taču pavadam foršu laiku kopā, piemēram, mēs tur braucam ceļojumos, aizējam pasēdēt randiņā, un padejot. Tas tāds vēl viens tā kā līmenis. Ir, tos es skaitu, teiksim, tā ir tas dzīvnieciskais, tas ir tas, kas ar zemapziņu saistīts, teiksim, tas neapzinātie procesi, kas mums dod baudu. Teiksim, tas ir šis te emocionālais, kas arī mums dod baudu, un mēs pat nezinām, man ar viņu baigi forši, man patīk ar viņu, tur viņš tāds inteliģents un tā. Un ir pa ko parunāt. Ir pa ko parunāt, jā, ir pa ko pasmieties. Tas tu pieskaiti pie tā paša pirmā. Jā, tas iet iekšā, viņš ir tā kā jau augstāks, jo pats primārākais tas ir fiziskais attractions, jā, otrais ir sajūts un trešais ir emocionālais stāvoklis, ko mēs gūstam ar to cilvēku esot kopā, ja. Un pēc tam sākās mentālais, ka mēs ar prātu sākam domāt, visiem ir bērni, mums arī vajag, visiem ir mašīna, mums arī jānopērk, mums visi brauc ceļojumos, ja. Tad jau tā kā prātiņš ieslēdzās mums, ja, vai saprāts kaut kāds sāk parādīties. Lūk, un pēc tam nākamais etaps ir tas tieši tas apzinātais, ka mēs jau sākam saprast, mēs tā kā saiesim kopā, un tas būs ne tikai šis brīdis, tas būs arī, kad mums būs 60, 70, 80, varbūt 120 gadi, jā, kaut kopā.
Un tad jau tu sāc savādāk skatīties to savu izvēli, ja? Priekš kam tu to cilvēku izvēlies. Un vai tu esi gatavs ar šo te cilvēku būt tādā ilgākā laika posmā kopā. Jo lielākā daļa, es teikšu godīgi, šodien nav gatavi būt viens ar otru ilgāk par kaut kādu 7-10 gadu maksimums. 7 līdz 10, tā es domāju. Ja? Un viņi vienkārši sev spiež pēc tam, lai paliktu, lai mēs tur... Bet tā gatavība ir kaut kur tā dvēseļu līmenī noteikti, vai tā ir tomēr, tā ir tā kā katram iekšēji iespējams nonākt līdz tam, jau, piemēram, es tagad esmu ar cilvēku kopā, un es tā kā sev drosmīgi saku, varbūt, ka es gluži neesmu tam gatavs, bet tā rūpīgi pie tā pieejot, strādājot apzinātības ceļu, vai tas ir panākams tā kā? Ir panākams, jā, abi divi vēlās un abi divi strādā, bet primāri tas ir tas, ko es teicu, tas idejiskais līmenis. Tad, ja mēs sājam kopā ar cilvēku jau ideju līmeni un saprotam, ka mums ir pa ceļam sieviete, teiksim, izvēlas vīrieti, kā mēs toreiz runājam, ja, ka vīrietis iet uz konkrētu mērķi, viņam ir vektors, un sieviete bija kā tas magnētiskais lauks, tas pieliek pie tās trāvas impulsu, kas ir vīrietis. Ja? Un tad sieviete seko tam vīrietim, viņa ir gatava sekot, tāpēc, ka viņa izvēlēs vīrieti, kas iet uz tiem mērķiem, uz tām idejām, kas viņai iekšā ir tik svarīgas, kas viņai liekas, ka tā viņa sevi realizēs kopā dodoties ar vīrietu uz turieni. Ja? Bet mēs atceramies, ka runājam, ja, ka šodien vīrietis uz turieni, sievieti uz turieni, ķipa mums ir ģimene. Ja? Tā ir tāda fikcija par ģimeni, tas ģimenes surogāts tas saucās, ja? Vai pusfabrikāts no ģimenes. Ja? Izstrādājums. Ģimenes izstrādājums, jā, tā to var saukt. Es tā teicu, mums ir mēbeļu izstrādājumi, pārtiks izstrādājumi un arī ģimenes izstrādājums. Jā. Aptuveni tā. Šodien tas ir lielākais skaits ģimeņu, kas ir ģimeņu izstrādājumi, jo viņiem nav saprašanas, uz kurienu viņi vispār iet ar to ģimeni. Kāda jēga tai ģimenei, priekš kam viņi tos bērnus taisīja, priekš kam vispār kaut kas ir vajadzīgs viņiem tajās attiecībās, priekš kam tur vīrs strādā, priekš kam sieva strādā vai nestrādā. Katram tur savs. Un te, ja tā ideja ir tajā visā procesā, tad šī ģimene, viņai ir kaut kāds virziens, mērķis, un viņi būs ļoti ilgspējīgi, un arī bērni būs šo ilgspējību iemācījušies, apguvuši, un viņi veidos pēc šiem pašiem principiem savas ģimenes. Tā kā principā pat tie, kas šodien vēl to nav sapratuši, viņu atbildība ir par bērniem, lai viņu bērni to saprastu. Kā to izdarīt, un pašiem savu dzīvi sakārtot. Un te parādās tas, ko teici, vai ir iespējams iet, teiksim, pat ja sagājām balstoties uz šiem te momentiem. Jā, ir vai ar aizmetņiem kaut kādiem? Jā, aizmetņiem. Kaut kas tā kā pievilka, jā, likās, kad ir, tad vienkārši apsēžaties, parunājieties, saprotat, kas ir svarīgi vīrietim pa priekšu, un vai sievietē saprot, vai es esmu gatava iet ar vīrieti uz turieni, kur viņš grib iet. Jo, pa lielam jau ir, zini kā, tā atbildība jau tiek uzņemās tanī brīdī, kad, labi, mūsdienas sabiedrība ir bērns. Principā agrākos laikos tik līdz iegulies gultā, tu jau esi uzņēmies atbildību par dzīvi kopā ar šo cilvēku. Ja? Šodien, ja tev ir bērns, tad saproti, ka tā atbildība jau ir ne tikai par mani un to otru cilvēku, bet vēl par trešo cilvēku, ko mēs esam radījuši. Ja? Un tad ir jāmeklē tie risinājumi, un savādāk ir bēdīgi viss, savādāk šķiršanās un vispārējais. Bet, lai meklētu, ir jābūt tai izpratnē un sapratnē priekš kam. Tā ir atbildība, atkal, ko es teicu, jo tev augstāks atbildības līmenis, jo tu būsi laimīgāks pa dzīvi. Bet laimīgāks nevis no baudām vispārējā, bet no tā, ka tu redzēsi, kā tu sevi realizē un kā tā sieviete sevi realizē un viss kopā kā notiek. Ja? Tur tā fiša. Ok, ļoti labi. Es teiktu, ka tu pieminēji divus atslēgas vārdus, par kuriem es gribu vēl vairāk uz beigām parunāt. Viens ir par šo te atbildību, un otrs par šķiršanos. Bet tagad, kas man aizķēra vēl arī pagājušais, kad runājām par to, kāda tad attiecībās ir katra loma, ja, vīrietim un sievietei. Un tad tu tā diezgan forši aprakstīji, kas man likās, Es teiktu, no šādas perspektīvas līdz galam nenovērtēts. Es domāju, daudzi intuitīvi jau kaut kur to izjūt un īsteno to visu. Ja? Dažiem varbūt ir arī bijuši no savām ģimenēm labi modeļi, pēc kā to darīt, vai ne? Jo nevēlti jau, tomēr mēs tā paskatāmies tā kaut kāda tāda ģimene kā vērtība, bet nevis tikai vārdos, bet tā, ka tu redzi, tiešām tur nāk kopā, dzimtas tiekās, ja, un tas viss jau tur, tā jau ir tāda pazīme, vai ne? Bet tu tieši runāji par to, ka vīrietis ir kā tāda elektrība un sieviete ir kā elektromagnētiskais lauks. Elektrība ir kā vektors, elektromagnētiskais lauks, kas to visu laiku pavada. Un šis temats, manuprāt, ir ļoti būtisks, kā saprast, ka
tikai vektors vai tikai elektromagnētiskais lauks var likties un radīt pašpietiekamības sajūtu, kas mūsdienās ir. Bet īstenībā nekad nedod to piepildījumu. Jā, tieši to mēs tā runājam pareizi. Tā ir tā kļūda, ka cilvēks domā, sieviete saka, jo es vairāk savākšu ap sevi tur visas tās lietas, kas man sniedz baudu, viņa domā, jo es būšu realizētāk dzīvē. Nē, viņa sasniedzot attiecīgo vecumu, arī tāpat kā vīrietim ir tas 40 gadu, sievietēm tur ir vairāk tie sliekšņi, kur viņa jūtās zaudējusi, jo viņa sasniedz nākamo slieksni un nav realizējusies iepriekšējos līmeņos, jo viņa sāk justies, es esmu pazaudējis daļu no sevis, atkal pazaudēju. Un tā, redz, sieviete, tas ir tas moments, ko es saku, ja sieviete iet uz priekšu, viņa sāk sevi zaudēt, iztērēt, un ja viņa nav reāli ieslēgusies attiecību procesā, jo tieši tas attiecību process ir sievietes tā piepildošā daļa, kas tās attiecības ir, tā kā tu arī tikko teici, vīrietis vektors, tad viņa jāatrod savs vektors, ap kuru viņa griežoties gūs savu realizāciju, piepildījumu, Un te atkal tā fiška, par to, ka mēs toreiz runājām par to, ka visiem neskapēc ir tā ideja izdomāta, kad vīrietim ir jālēnt sievieti un jāgriežas ap viņu apkārt. Kāpēc? Tas ir tā kā pilnīgi pretstats tam, kā daba ir iekārtojusi. Šodien mūs ved pretējā virzienā, un kāpēc to izdarīt? Tāpēc, lai novienādotu dzimumus. Tāpēc māca tagad pretējās lietas cilvēkiem darīt. Tā ideja arī par to ir tāda, ka, ja pieņemsim daudz sievietes vēl saka, es esmu spēcīga sieviete, viņi uzskata, ka viņa ir spēcīga sieviete, jo viņai ir, kā lai saka, sasniegusi biznesā daudz, viņai tur miljonu nopelnījusi vai vēl kaut kas, viņai karjeru, viņa tur atzīta populāra sabiedrībā un tā tālāk, es esmu spēcīga sieviete. Un viņi saka, es gribu arī spēcīgu vīrieti, kas mani tā kā, varēs ar mani tur līdzvērtīgs, Tad tas, ko es toreiz arī teicu, ka neviens normāls, spēcīgs vīrietis nekad tādu sievieti neņems, tāpēc, ka viņa ir spēcīga nevis kā sieviete, bet kā vīrietis. Un vīrietim nevajag attiecībās kādu, ar ko cīnīties visu laiku un pārvarēt. Viņam vajag kādu, kas viņu atbalsta. Un to sievietes nesaprot šodien, diemžēl. Un viņas domā, ja es esmu spēcīga vecene, tad man vajag tādu veci, kas vēl spēcīgāks par mani. Un tad es ar viņu cīnīšos un augšu līdz ar viņu. Nē, tas ir sparinga partneri, tas ir jāiet tur boksā vēl kaut kur. Tāpēc es eju otrdienu spēlēt hokeju, nevis, ka man jādzīvo katru dienu. Tieši tā. Tāpēc ir katru dienu man nevajag tur hokeju vai boksu vai sparingu mājās taisīt. Vīrietis atnāk mājās pie sievietes, lai viņš gūtu atelpu no tā, kur viņš cīnās apkārtējā pasaulē, bet viņš atnāk mājās un viņam jācīnās vēl mājās ar kādu, tad ticat, neticat, agri vai vēlu tas vīrietis pārstās nākt uz tā māju. Viņš atradīs citu vietu, kur viņš var atpūsties vienkārši no tām cīņām, kas viņam ikdienā notiek. Un te ir tā fiška, un arī, ka tā sieviete ir spēcīga, tu sauksim to magnētisko lauku spēcīgi, kas notiek. Un viņas vienmēr sūdzās, kāpēc nav normāli spēcīgi vīrieši apkārt. Tāpēc, kad viņa pievelk gaidot to, ka nevis viņa pati meklē to vīrieti, pie kam viņa grib sekot, bet viņa saka, es esmu pašpietiekama un man tagad vajag vīriešus, ar ko kopā dzīvot vai vīrieti. Un tāpēc viņas līp tie mazie vektoriņi, kuri paši vēl nesaprot, kurā virzienā iet, ar to mazu enerģijas kaut kādu apjomu, un rezultātā un viņa pati nelēma, man tikai visādi tur šitie te donžuāni vai žigalo vai vēl kaut kādu līpu apkārt. Tāpēc, ka tu tāda esi, tu tādus pievelc. Bet, lai tu būtu, teiksim, ar spēcīgu vīrieti, tev pašai pie viņa jālīp klāt, tev pašai viņam jāseko, tev pašai viņš ir jāatrod. Neviena sieviete, neviens spēcīgs vīrietis nemeklē sievietes. Un kas ir interesanti, droši vien, ka tas viss arī notiek tādā zemapziņas līmenī. Jo nav jau tā, ka tu tur atnāc mājās no darba un tev tikai burtiski ir jācīnās, kas, starp citu, visticamāk arī dažreiz ir, bet ka tu pilnīgi sajūti tādu, gandrīz vai sieviete tur, mikro līmeņos tur kaut kur visu laiku, visu laiku priekšā, visu laiku soli priekšā, visu laiku kaut kur virzi un vienā brīdī come on, ļauj man arī vienreiz izvēlēties kur nolikt to zobu pastu, nevis, ka vienmēr ir kaut kā tā. Ja sieviete, pirms nepatīk, kur liet zobu pastu, viņa brīvi var nolikt pēc tam citur, un tagad tu nāc mājās nolikt tur, kur tev vajag. Ja viņai tā ir ērtāk. Labi, tas varbūt tās bišķi tīzlis piemērs, bet, kad tev ir nemitīgi skaties, kur gribi, tev visu laiku tā kā gan praktiskā līmenī, gan arī tā tīri enerģiski, kad tu visu laiku tādu jūti tāds bišķi tāda
divi vektori, vai pat kaut kur tie lauki sāk rītīgi Jā, tas ir, mēs sākam vienkārši cīņi sāk notikties. Kāpēc tas notiek? Tāpēc, ka nav tas augstākais idejiskais līmenis, dēļ kā mēs vispār esam kopā iedomājies. Ja tev ir augstāks idejas līmenis, dēļ kā tu esi ar kādu kopā, tev vispār uztrauks tie sīkumi dzīves kaut kā. Tu neuztrauks, tāpēc, ka jums ir viens kopīgs mērķis, uz ko jūs ejat. Kur tā zobu birst, vai kāpēc tu šodien zeķis ne tur nolika, vai kaut kas tur vēl notikās. Ja? Tā ideja ir, ja, tad, ja tev ir ideja augstākā līmenī kaut kādā, ja, tad sanāk tā, ka tev tie visi sīkumi dzīves, kas ir, viņi patiesībā tev vairs nav svarīgi. Ja? Viņi notiek apkārt, viņi notiek, bet viņi vairs tevi nesatrauc, viņi tev vairs nekaitē, ne sievietei, nekam, ja? Jo tas viss tādā veidā... Jo tas viss tādā veidā sanāk, kad... Paldies! Paldies, jā, aizbrauc draugi projām. Jo tas viss notiek tādā veidā, kad visas tās smalkās, sīkās nianses, kuras mēs uzskatām, ka tas ir sakrājies mums pa dzīvi, un tāpēc es nolēmu šķirties, pieņemsim. Jā, viņš tur zeķis, ne tur zobbirst, ne tur vēl kaut kas, jā. Viņš vispār nepareizs cilvēks. Tas, par ko tas liecina? Tas liecina par to, ka nav kopīgā idejiskā vērtība. Kā mēs vispār sagājam kopā. Ja? Tad pat bērni nav pietiekami svarīgi šī gadījumā, cik svarīgas ir. Bet tas arī varētu būt tā, ka, piemēram, tās citi elementi, uz ko tu nosauc, kas ir pirms tam, gan tas seksuālais, tas dzīvnietiskais un arī tie saimnieciskie, ka viņi var radīt tādu sajūtu, ja tas ir viss sakārtos, piemēram, ja, ka tas var radīt tādu sajūtu, ka baigi labi visi, mēs tā kā esam tā kā īstie. Jā, protams, tā īsti līmenī, kamēr tu neizdzīvo šos te apakšējos līmeņus, tev liekas, ka tas ir maksimums jūsu attiecībām. Jūs esat beidzot ideālais pāris, ja, satikušies, jo jūs ēdat vienādu omleti, tur jūs nesāt visur sapas, krāsas, visur sakrīt. Viss ir ideāli, vienas filmas patīk, un seksā vienas pozas patīk, viss tā kā vajag. Ja. Tas ir mans perfektais partners. Ja. Līdz vairs nav. Līdz vairs nav, tāpēc, kad jums nav kur tiekties vairāk, jūs viens otru apēdat. Tajās attiecībās jūs izsmeļat, jūs izēdat, jūs tā kā divi leduskapi, kur viens otru izēd, ja? Un tā kā leduskapis paliek tukšs, kā es te tā praktiskā sievišķības lekcija, kuru stāstu, ja? Par sievietes visām tām attieksmēm, mehānismiem, kā sieviete var iemācīties pārvaldīt savu vīrieti un vispārējot, tikai nevis manipulējot ar viņu, bet iegūt to reāli tās lietas, lai viņi pati ir laimīga attiecībās ar šo cilvēku. Ja? Lūk, un tad viņi vienkārši sanāk, viens otru ir izēduši un tukši, un pēc tam virina tās durvis un piepildījuma sajūta nav. Tev tur nekā nav, viss ir tukši, jā, viss ir nav tā, ka pēc 5 minūtēm ir kaut kas jau atkal iekšā. Lai būtu kaut kas atkal ir jābūt augšā, no kurienes tur nāk tam visēšā. Jums augšā nekā nav, augstākā līmenī, idejiskā līmenī, mēs nekur nevirzamies pa dzīvi. Es eju uz darbu, tu tur, nezinu, mājās ar bērniem, arī varbūt eju uz darbu, kad atnākam mājās, skatāmies filmu, seriālu, davai skatāmies seriālu, aliņš, čipši, popkorns, viss aiziet. Kinīts 2 reizes gadā, atpūsties uz siltām zemēm, kalnos paslēpot, viss ideāli, ja, bet pilnībā iztukšota dzīve. Okay. Cilvēks jūtās tā kā bez nekā. Labi, un šī tas ir piepildījums, kā viņi uzlūkot, piemēram, ka tas ir, ka katrs individuāli aug, vai ir arī vēl kaut kāda dimensija, kurā ir kaut kāda kopīga augšana? Tur jau viss, ja mēs runājam par attiecībām, tā augšana notiek tikai kopīgi. Jo individuāla augšana ir iespējama, sievietēm varbūt nepatiks tikai vīrietim. Ko nozīmē individuāla augšana? Tad mēs atgriežamies atpakaļ. Tātad sieviete no sākuma ir vērtība, un pakāpeniski viņa samazinās. Vīrietis no sākuma ir 0 un pakāpeniski pieauga. Lūk, vīrieša augšana ir iespējama. Kāpēc sievietei ir agrāk jāatrod tas vīrietis, ar kuru pieķerties un augt kopā? Tāpēc, ka vīrietis tas, kas aug. Viņam ir vektors, virziens, uz kurieni mēs augsim. Ja? Tur mēs būsim, Latvijas riepu servisa magnāti, ja? Vai mēs tur būsim kaut kādi supergarīgie līderi, vai mēs tur būsim politiķu ģimene, ja? Vai vēl kaut kas tāds. Ja? Vai kas tas ir vairāk nekā tas ir šodien? Jā, tad mums ir uz ko tiekties, un dēļ tā sieviete tur palīdz atbalstam vīrietim, lai viņš tur sasniedz. Rotējot kā magnētiņš. Rotējot apkārt, radot to lauku un pievelkot visu vajadzīgo un atgrūžot nevajadzīgo no jūsu ģimenes, ja? No tā visa kopējā procesa, kas ir. Lūk, un tas vīrietim dod iekšējo mieru, stabilitāti, un ja vīrietis ir mierīgs, stabili, zina, ka aiz muguras viss ir kārtībā, ja? Ka tur ir piesakts no muguras, ka ģimenē tur viss turās, sieva viss tur kontrolē un viss kārtībā, viņš var mierīgi močīt un liest un darīt lietas, zinot, kad viņam jau ir tur pēcnācēji, viņam tur vēl kaut kas, ja? Un viņam viss ir sakārtots. Ja?
tajā jomā. Un tad, ja mums nav šis te vektors, ja, un tas vīrietis saucamais, kurš kaut kur dodās, kurš ir izlēmis, ko es gribu dzīvē, un sieviete, kura saprot, ka viņa arī grib to pašu izjust, izbaudīt to statusu kopā ar to vīrieti, uz kurien viņš dodās. Jā, tur status, tur materiālie labumi, vēl vienalga, kas tur ir, jā, dzīvesveids, jā, tā kā mēs runājam, sievieti izvēlas vīrieti nevis dēļ izskata, bet dēļ viņa dzīvesveida un viņa tiecības uz kaut ko. Uz ko viņa labi, un kas ir tas, ko sieviete no šīm attiecībām savukārt ir viņai, kas viņai vajadzīgs? Viņa no šīm te attiecībām iegūst savu iekšējo realizāciju, ka viņa saprot, ka viņa caur savu iekšējo spēku palīdz tam visam notikties, un pateicoties viņai, tas viss arī formējās apkārt. Un te bišķiņ dziļāk jāiet sievišķības tēmā, es nezinu, mēs šodien tas skatīsimies, kā viņi formējās, tā sievišķība, jā, jo tas, ko šodien uzskata liela daļa sievietes par sievišķību, tam vispār praktiski nav nekāda sakara ar sievišķību, jā, tur skaista kleita, uzkrāsoties, tur uzvesties sievišķīgi vai staigāt sievišķīgi, tas nav sievišķība, sākās ar vārdu, par ko varbūt kāds metīs tomātiem ar kalpošanu. Vīrietim. Vēl viens tomāts. Vīrieša kalpošana ir sociumam, nevis sievietei. Jā. Un te parādās vēl viens tomāts ar sievietēm. Tā kā, kāpēc viņš man nekalpo? Es viņam, viņš man nekalpo. Ja? Ego. Atceries, mēs runājam, ja divi ego vienā ģimenē, viņi nevar sadzīvot. Katrs rauj uz savu pusi. Tāpēc ir jābūt vienam virzītāja ego un otrs ego, kas to spēj ietvert sevi. Un turēt savā ego. Bet par kalpošanu droši vien arī nav obligāti domāts, ka tu tur aiz vīriešu sūdzes savākt, vai ne? Tas kalpošana ir tāda, ka tu vienkārši esi uzticīga, tu vienkārši palīdzi viņam. Tā ir tā vektora atbalstīšana. Jā, tā ir tā vektora atbalstīšana. Drīzāk to kalpošanu varētu pielīdzināt, kā daudziem kristiešiem patīk teikt, ka dievam kalpojam. Tur, kalpošana kaut kādam dievam, vai tur reliģijai, vai tradīcijai, vai kaut kam tāda. Tāda vīrietim kā tradīcijai mēs kalpojam. Ja? Nevis tur vīrietim dibanas laucīt un, nezinu, ostīt netīras sieriņas un kaut ko tādu. Jā, kaut kādā ziņā, pieņemsim arī tas Ādama un Ievas Bībeles tā epizoda jau kaut kādā ziņā ļoti labi ieliek šis tā kā meta stāsts, vai ne, par to mūžsano problemātiku, kas notiek, kad vīrietis novēršās no sava ieņemtā kursa, bet izdomā, vai varbūt pasakošu līdzi sievietē, vai ne, un skaties, ar ko tas beidzās, vai ne? Jā, tas arī ir. Principā visas tradīcijas, visas reliģijas, viņas nes šo te informāciju iekšā, tikai mūsu sociums nes kāpēc to ir aizmirsis. Visos laikos visi cilvēki to zināja, tikai mēs to neskapēc vairs nezinām un nesaprotam. Okay. Tas ir tāds mārketinga triks, kas mūs ir novedis prom no turienes. Kaut kādi visādas tā kā jaunās modes tendences, jaunie visādi tur hype un vispārējais, kā tagad būtu krūtāk un interesantāk. Mēs jau gan daudz par to runājām, par šīm visām lietām, bet manuprāt, tas tagad, man kaut kā neliekas, tas tagad relevants šitajā sarunā to ievirzīt iekšā. Kas ir, par šķiršanos, ja runājām, varbūt sāksim ar to, cik svarīgi vispār ir sāksim ar to, ka precēties un tā kā stāties kaut kādā oficiālā savienībā, sākot gan no šī juridiskā, beidzot ar visām ceremoniālām lietām, un varbūt ir vēl kaut kas tāds vispār. Kā tu to redzi? Jā. Viss ir diezgan vienkārši. Patiesībā, ja mēs runājam to juridisko aspektu, tad tas, kas ir mūs novedis līdz tādam degradācijas līmenim, ir tieši šīs te sarakstīšanās process. Tas ir, principā, katra sarakstīšanās, tas ir impulss uz ģimenes izjaukšanu. Tiklīdz mēs sarakstamies ar kādu, tas jau ir pamats tam, lai mēs varētu izjaukt ģimeni. Jā. Lūk. Mēs jau iepriekš bišķiņas tā minēja, tad kas ir tas pirmais līgums, kas ir tā mūsu vienošanās? Pirmās līgums un vienošanās mēs agrākos laikos iegūlies gultā, jūs esat kopā, Tā kā jūs tur viens vesels šī gadījumā. Jau esat, jūs jau veidojat savu kopējo pasauli, tur apakšējo centru līmenī, tur čakru vai kā tur sauksim, un augšējiem, tur kopīgā ideja un vispārējais savienojas, tad ir jēga to visu sapludināt kopā vienā veselā, Skaitās. Šodien tas ir, mūsu ģenitālijas vairāk mums liekas nevis ir kaut kādu projektu īstenošanai, bet baudas gūšanai, un līdz ar to mēs to izmantojam savādāk, Tā kā tur tā visa lieta. Es nesaku, ka to nevajag. Tas arī mūsdienu sabiedrība, mēs neesam tik apzinātā līmenī, lai spētu tā kā pateikt ne tikai reizi 10 gados un priekš bērnu ieņemšanas, Te jau liela loma, to gan mēs runājam, te jau liela loma šajā sabiedrības stāvoklī un uztverē
nospēlē viens aspekts, kurš tagad ir ik pa brīdim parādās kāds, kas par to runā un raksta, bet joprojām ne līdz galam novērtēts tāds evolūcijas, cilvēku evolūcijas tāds elements, kas ir kontracepcija. Un tikai pateicoties šai kontracepcijai varēja sākt notikt tās visas, kur mēs sekas redzam šobrīd. Jā. Ir, redz, kontracepcija ir viena lieta, jo kontracepcija jau nav tikai tagad parādījusies. Ja paskatās senākā pagātnē, bija kontracepcijas līdzekļi arī. Jā, bet tādā masveidīgā, kā tas tagad ir. To vienkārši sievietes zināja izmantot dažādas dabas līdzekļus, ko tur darīt, ko nedarīt, zināja tur tos pareizos laikus, mēnešu ciklus un vispārējo, kad to visu darīt, kad nedarīt. Tas, mūsdienu sabiedrība, priekš mūsu trulās sabiedrības, teiksim tā, kura nesaprot dabas mehānismus un savu ķermeni, nesaprot, viņiem vajadzīga tabletīte, tur gumīņa. Jā, es tieši runājot no tāda viedokļa, ko mēs tagad redzam, kad sievietes kļūst par vīriešiem, un iet un karjeru un viss tas. Šīs visas lietas varēja tā kā uz steroīdiem, tā kā rītīgi uz energizeri, kļūt aktuāls tikai pateicoties šai kontracepcijai. Jā, hormonālā ietekme vispārējais, tas aiziet. Un te arī tad no tā atkal iziet nākamais, tas dabīgais mehānisms, kad sievietes daba jau it kā paredz to, ka ja viņi ieiet tajā dzimuma aktā, viņi rada pēcnācēju. Un te parādās vēl tā lieta, ko mēs ar toreiz runājam, kas man liekas arī vērtīgi varbūt pieminēt, ir, kāpēc neskatoties uz to, ka šodien ir tas feminisms modē un viss pārējais un dzimuma vienlīdzības, un, kas ir dzimuma vienlīdzība, abi divi strādā, abi divi tur dara to, abi divi šito, abi divi trenējās un fitneso un visu kaut ko, bet te parādās tā lieta, ka neskatoties to, ka mēs esam vienlīdzīgi, neskāpēc tiek uzskatīts joprojām neapzināti visas sievietes uzskata, ka vīrietim ir jārūpējas par sievieti, neskatoties to, ka mēs esam vienlīdzīgi, tur patīk dažādi tādi mēmas ir, vai kaut kas tam līdzīgs. Tur viens vīrietis, es esmu feminists, tāpēc es esmu par to, ja es dabūju pa muti arī, lai mana sieva dabūju pa muti, ja es sakaujies kaut kur uz ielas, tur vēl visādas tādas jokas pieliek klāt, tad ja mani tur, nezinu, kaut ko dara pār, tad manai sievai arī tas pats ir jāsaņem, jo es esmu feminists, tādā veidā. Bet tā ideja, kur bija, kad ja mēs saprotam, ka tā vīrieša rūpes par sievieti, viņas jau kaut ko paredz, kāpēc, jo sieviete vājais dzimums, vai viņa ir vājš dzimums? Nav viņa vājš dzimums. Pasties, sievietes šodien cilā štangas, visu kaut ko dara, dara tieši tās pašas lietas, gandrīz, kā mēs tur runājam, brauc uz fūrām šodien, jau tas ir atvieglots jau mehānisms, tur var viegli to stūrēt un darīt. Tā kā principā no viena aspekta sievietes ir tādas pašas kā vīrieši, bet tajā kaut kādā neapzinātajā līmenī joprojām tiek uzskatīts, ka vīrietim ir jārūpējas par sievieti. Neskatoties to, ka viņa pati par sevi rūpējās, vēl vīrietim par viņu ir jārūpējās. No kurienes tā fiška bija, mēs toreiz runājām, ka tas bija tāpēc... Par vājo dzimumu. Par vājo dzimumu. Kāpēc vājš dzimums? Sieviete nav vājš dzimums. Vēl tāda niansīta, sieviete ir daudz spēcīgāka emocionāli. Piemēram, ja mēs runājam par emocionālo vardarbību, vīrietis nav spējīgs viņu veikt pret sievieti. To var tikai sieviete pret vīrieti veikt. Tas, ka vīrietis ierobežo kaut kādas, kā tur saka, kaut kādus negatīvas vai vienalga kādu, ja viņš liek kaut kādus ierobežojumus savu apsvērumu pēc, tā nav emocionālā vardarbība, tā ir ietekme caur apstākļiem, tādā veidā. Emocionāla vardarbība ir tas, kad uz tevi bļauj, tevi pazemo, tevi kaut kādā veidā tur, kaitina, regulāri provocē uz visādām lietām. Tā ir emocionāla vardarbība, kad uz tevi ne fiziski, ne kaut kādā tur materiālā veidā ietekmē tevi, bet tevi reāli rada spiedienu emocionāli uz tevi, caur emocijām. To dara sievietes, kāpēc? Tāpēc sievietes 7 reizes emocionāli spēcīgāks nekā vīrieši. Vīrietis fiziski to nav spējīgs izdarīt, jo viņam hormoni to neatļauj tās emocijas tādā līmenī pacelt, kad radīt enerģētisku triecienu tam vīrietim, jo mēs zinām, ka ir tie enerģijas impulsi, magnētiskais lauks tam cilvēku ķermenim ir, un ja mēs viņu akumulējam un safokusējam kaut kur, tad mēs varam vienkārši sist ar to visu arī. Tur tehnikas, es arī mācu tādus kursus, man ir speciāli, kur tieši apgūt tās lietas, ka tu vari koncentrēt savu enerģiju un radīt kaut kādus impulsus apkārtējā vidē. Tā ir cita tēma pavisam. Un sievietēm tas ir daudz jaudīgāk nekā vīriešiem pat,
no dabas ielikts. Vīrietis pašsaprotam ir fiziski spēcīgāks. Ja? Tātad katram ir sava tā loma. Ja? Sieviete ir zemapziņa spēcīga, kas ir fiziskais ķermenis, sajūtu ķermenis, emociju ķermenis, tātad visi hormonālie procesi, kas to nodrošina. Ja? Vīrietim apzināti strukturētība, ierobežošana, spēja kaut ko sakārtot, strukturēt, hierarhijas veidot un tā tālāk. Vīrietis var pacelt 100 kg svara bumbu, sieviete var pacelt 100 kg emocionālo svara bumbu. Vīrietis to nevar. Un to nevar, jā, un tad vienkārši, ko mēs saucam par stiprumu, vai ne? Kurš ir tas stiprais dzīvums, kurš ir vājais, jo vīrieti, ja riktīgi tur normāli uz emocijām nospiež, viņš jau nav spējīgs vispār funkcionēt, viņš sabrūk. Tas varbūt pat sāp vēl stiprāk nekā. Sievietes to pat bieži vien nesaprot, ka viņi pateica kaut kādus 3 vārdus, un vīrietis no tiem 3 vārdiem sabruka, un viņš vairs nav funkcionēt spējīgs, viņš nevar vairs aiziet uz darbu, viņš nevar tur gūt rezultātus, viņš nevar neko. Un ko tad es tādu pateicu, ja? Neko, es tik tā, šodien tā, rītdien savādāk pateikšu un tā. Un te ir tā, ka sieviete nepārvalda sevi, un sievietes ir tik izlaistas šī emocionālajā vardarbībā šobrīd visā pasaulē, ka viņas nav spējīgas vairs atdot, kā saka, dajūt atšot par to, ko viņas dara šī pasaulē, kādu viņa destrukciju veids šobrīd pasaulē. Jā, izjaucot ģimenes, tur bērnu dzīvi un vispārējo, nerunājot par vīriešiem un par vispārējo. Ja? Tā kā tas ir nāk no sieviešu puses, tā ir tā viņas vājais dzimums. Bet, ja mēs atgriežamies, kāda sieviete bija vāja, neskatoties savām emocijām, vispārējo, tas bija tanī brīdī tikai, kad viņa nesāja bērnu. No tā viedokļa arī tiek skatīts tas, ka sieviete ir vājais dzimums, bet pie nosacījuma, ja viņa nesā bērnu tavējo, tad vīrietis par viņu rūpējās, aizsargā, visu pārējo nodrošina un tā. Bet, ja šodien sievietes, kā mēs runājam par kontracepciju, viņām tas nav prioritāte. Jā, tu tieši vēl pieminēji, kas man likās ļoti būtiski, kad nevis vienkārši, tas ir jau tāda vēsturisks apzīmējums, un ka tas vēsturiskais apzīmējums nāk no tik senas vēstures, kad sievietes bija regulāri stāvoklī. Permanentā stāvoklī, viņas atradās pastāvīgs. Un tāpēc sanāk, kad sieviete ir visā tajā reproduktīvajā vecumā ir vāja, jo viņa visu laiku vai nu baro ar krūti, ir ar bēbīti rokās, vai nu ir stāvoklī. No turienes tas nāk, no turienes. Un tikai par tādu sievieti vīrietim ir jārūpējas. Nevis par jebkuru katru, kura tagad tur, atļaujās, nezinu ko izdarīt, Un es esmu vājais dzimums, lūdzu, mani apkalpojiet, pēc tam. Tur ir tā visa sačakarētā domāšana, šodien cilvēki ir pilnīgi aizbraukuši. Labi, tad atgriežoties pie tām laulībām, tad es saprotu, ka tā juridiskā sarakstīšanās ir tikai bezmazliet tāda provokācija. Viņš ir tas, lai aizstāvētu vājo dzimumu pamatā, Un ko nozīmē, ja mums vājais dzimums ir patiesībā jau daudz spēcīgāks par stipro dzimumu, sauksim pēdējais, Un viņam vēl tiek dotas papildus tiesības, par kurām nav jānes nekāda atbildība. Un vienīgais, kas nes atbildību, ir tas, kas uzliek robežas, kaut kādus rāmis, kas ir parasti vīrietis ģimenē. Un tad pie kāda rezultāta mēs gribam nonākt. Ja šodienas sistēma paredz to, ka pārsvarā gadījumās pēc noklusējuma sievietei vienmēr taisnība, ja tur ir ģimenes šķiršana un tā tālāk. Tas jau vairs nav nekāds tur brīnums, to visi tam piekrīt, jo vīrietis bija emocionāli vai fiziski vardarbīgs kaut kur, tur, piemēram. Vai vīrietis tur, ne tā skatījās, ne to pateica. Tā ir tāda tiesība pasargāšana. Jā, tā ir tiesība pasargāšana. Es piekrītu, kad ir situācijas, kur noteikti vīrietis varbūt neadekvāti uzvedās, tad tas ir vajadzīgs. Bet šodien, kā es te runāju vēl ar dažām sievietēm, viņas vienkārši automātā jau iet pēc šitā modeļa. Emocionāli atbildīgi iekšā, uzreiz tiesa, viss pārējais, vīrietis tur uz alimentiem, mantu dalam, viss pārējais notiek, Kas tas ir? Tas ir vīrietis līdzis visu to kopā savas dzīves laikā, un tagad iekšā un viss izjaucam. Kāpēc? Tāpēc, ka vienkārši šodien tāds noskaņojums bija un viss. Labi, bet tad vispār tā visa atbildība un laulība jau sākās, tā kā mēs runājam tanī brīdī, kad abi divi sajiet kopā. Atbildības līmeņi ir dažādi. Atbildība var būt tāda, kad es atbildu šodien, ka mēs padraiskojamies un vairāks ne par ko neatbildu. Jautājums, vai tu kā sieviete esi gatava šādām te attiecībām, tas nozīmē sevi iztērēt, bišķiņ katrs tās attiecības tevi iztērē. Vai tu kā vīrietis vēlies šādi te pavadīt savu dzīvi, jo, vīrietim patiesībā tas ir mazāk ietekmi. Viņš tur var, mēs, man liekas, vēl runājam par vīriešu un sievietes poligāmiju un monogāmiju, kas dabā ir ielikts, Pavisam vienkārši piemērs. Cik sieviete 9 mēnešu laikā, no cik vīriešiem var iznēsāt bērnus? No vienas. Un cik vīrietis 9 mēnešu laikā var uztaisīt bērnus? Da jeb cik,
pati daba ir paredzējusi jau poligāmijas un monogāmijas principus. Ja? Tieši tāpēc vīrietis nekad neskrien pakaļ sievietei. Tas princips nosacīts to principu, ka vīrietis ir vektors. Viņam nav laika skriet pakaļ sievietei, viņam ir jānodarbojas aktīvi, jāpiedalās dzīvē. Viņš ir tas, kas aktīvi veido kaut ko, rada idejas. Viņš negribēs nemaz nekur skraidīt apkārt. Ja viņš sajutīs šo te sava vektora, to papildus, to ritīgo grūvu, ja? Viņam nebūs, jo kamēr viņš nesatiek vai neredz neko, kas viņam tā kā iedod kaut ko tādu, ko viņš pats savā dzīvē nav spējīgs sasniegt, ja? Tikmēr viņš skaidīs, ar vienu priecāsies, otru, trešo, ja tā paskatās uz tādiem daudziem modernajiem, bagātajiem vīriešiem šodien, viņi praktiski, cik es tā esmu skatījies, statistiku es nezinu, bet cik es esmu klausījies, ko viņi tur runāja, viņiem praktiski nevienam nevajag ilgtermiņa attiecības. Viņi ir močīti tur pa savu to līniju, ja, tur savus biznesus, vienalga, kas viņiem tur ir, ja, un viņam tad tur viena sieviete, pēc tam otra, trešā un ceturtā, piektā, un interesantākais, ka sievietes šo pašu modeli pārņem. Viņas tagad arī, tad ir viens vīrietis, tad divi, tad trešais, tad 10, tas ir 50. Šito foršāk uz teātri, ja tur labāk tas? Tieši tas pats modelīts, ja. Un kas ir atkal netiek ņemts vērā dzimuma atšķirības. Ja. Vīrietim tas nav nekas vīrietis, viņš šādā te veidā, viņš labi izskatās, viņam viss normāli, viņš fiziski nenoveco tik strauji un viss kārtībā. Sieviete, mainot tos vīriešus, neviens jau nerunā par tādām lietām, ka pie katra nākamā vīrieša sievietē mainās mikroflora tur apakšā. Ja. Viņai pilnībā pārkārtojas reproduktīvā sistēma zem katra vīrieša, ar ko viņa nosacīti liekās attiecībās, tuvās, intīmās. Ja. Tad par ko mēs te runājam? Iedomājies, ja tev visu laiku mainās mikroflora, tas ir kāda tur zemestrīce tev iekšā notiek, kāda tev psihoemocionālie stāvokļi formējās kā sievietē, ja? Ja tev visu laiku mainās iekšējā mikroflora, mainot vīriešu, tas nozīmē, ka tu vispār neesi spējīgi neko vairs radīt pēc kāda laika. Okay. Tev tur viss vienkārši uz visām pusēm. Labi, un tad runājot par to savienības veidošanu, faktiski šeit nav tik būtiski to formalizēt, cik ir tā sava vienošanās. Bet tāpat laikā, kaut kādā ziņā jau tajās senajās kultūrās ļoti daudzās ir precēšanās, kāzas, laulāšanās un viss šī te. Tad kaut kāda nozīme tam visam ir. Kaut kāda nozīme tam viennozīmīgi ir, bet pats primārais ir, tā kā es teicu, vienošanās starp pašiem cilvēkiem. Vai būs vai nebūs mums kontakts pilnā mērā, gan augšā, gan apakšā, ne tikai apakšā. Ja? Kāpēc tie visi rituāli un tradīcijas tur tika piekopti? Tas bija vairāk saistīts ar dzimtas procesiem. Tur ir ļoti gari un plaši, tur var dažādi, te jāņem vērā dažādi apzinātības līmeņi cilvēki. Ja? Piemēram, zemniekiem bija vienas tradīcijas, tur tirgotājiem citas tradīcijas, tur karēju kastā vai apziņas līmenī citas, valdniekiem vēl pavisam cits. Un katram ir jāskatās individuāli, kā pareizi novadīt tos rituālus tieši priekš viņu apziņas līmeņa. Priekš kam viņi sagājuši kopā. Katrā tajā līmenī cilvēks ejiet kopā konkrētiem uzdevumiem. Tur tas šamans ir tas, kurš novērtē apmēram, ja? Tas, viņš tā skatās, ok, šitam mēs liekam to, ja? Mūsdienās šamans agrākos laikos tavs apziņas līmenis atbild tavai profesionālajai piederībai. Šodien apziņas līmenis un profesionāla piederība vispār nevar būt. Tu esi karavīrs, kas iet strādāt, šaut par naudu. Ja? Tu neesi karavīri apziņas līmenī, tu nedari to idejas vārdā, tu vienkārši pelni piķi ar to. Ja? Vai tu esi politiķis, kas patiesībā ar zemi, ja, kuram ar zemi jāapstrādā. Tu esi prezidents, pieņemsim, valsts ielikts. Ja. Kāpēc? Tāpēc, ka tu māki tur sakārtot savu pagalmu, ja, vai vēl kaut ko. Tas sajiet kopā ar to, ko mēs runājam iepriekšējā. Man šķiet, mēs runājam par to, ka kaut kādās senās ciltīs ir tas vietējais, tas dziednieks, kas tur ir, ja, viņš saņem naudu, ja neviens neslimo. Ja visi slimo, ja. Tas kaut kur bišķiņ līdzīgi ir tā, ka mēs varam teikt, ka vienīgās profesijas, kuras mēs priecājamies, ja viņi sēž dīgdienībā, ja, ir ugunsdzēsēji, ja, un tur avārijas dienesti vispār. Avārijas dienesti, jā. Arī ārsti būtu vēl. Te ir tas pats, vai ne, ka dziednieks, bet te jau mēs redzam, ka mēs valstu ekonomikas un iekšzemes koprodukti ir uzbūvēti uz patēriņu, un katrs slimais cilvēks ir patēriņš, kas nozīmē, ka ļoti izdevīgi, vai ne, ir atkarības, kā arī slimības ir super ekonomikas un laulības šķiršanas. Starp citu, runājot par laulības šķiršanām, tu teici, ka šī sarakstīšanās, ja, ir, tā kā teikt, bez mazai kaitināt to vēlmu, ja,
Bet tad, kad notiek jau līdz, ja, teiksim, šī savienība jau ir izjukusi, cik būtiski ir tomēr to neatstāt uz papīra? Cik svarīgi, tavuprāt, ir tā, teiksim, jā, ok, ir tas tā laulība, tad viņš šķiram arī pilnīgi tā, lai vispār tīri papīri? Tas, man liekas, ja mēs runājam par papīriem, tas būs ļoti individuāli. Katram jāskatās pirmām kārtām, kādās attiecībās jūs šķiraties, teiksim, vai jūs tur karš ar jums notiek, vai jūs tā kā apusēji varbūt kaut ko esat nolēmuši un vienojušies, un jums tā liekas, ka tā būs labāk. Bet es tagad, piemēram, nerunāju par to, ka šķiršanās procesā ir grūtības tur vienoties par mantu vai bērniem. Es runāju tieši par to pašu enerģētisko ideju. Papīram enerģētiskā ideja ir tik liela, cik mēs viņiem paši piedodam to enerģētisko ideju. Tieši tāpatās arī tiem rituāliem, ko es teicu, katrās dzimtās tradīcijās tur bija savi specifiskie rituāli un tā. Jo tas rituāls, tas ir kas? Tas ir tas, kas tavu apziņu aizved līdz tam procesam, kas tev dod to pārliecību par to, ka tas ir tā un savādāk vairs nekad nebūs, jo mēs tagad apprecējāmies un dzīvojam mūžīgi zaļi un laimīgi vai atkal nelaimīgi līdz mūsu šķirs un visādi citādi. Un te ir tieši ar papīru tieši tas pats, ja mēs runājam par to enerģētisko saikni, protams, tev ir, tāpēc, ka tu viņai piedod kaut kādu nozīmi, jo savādāk tu nebūtu aizgājis parakstīt to papīru turienu, vai ne? Tad, pašsaprotam, labāk ir, izbēgt to visu. Tur ir daudz vēl visādi uzvārdu maiņas, viss kaut kas tur ir tā vesela virkne lietām, kas arī piedod to pašu enerģētisko saikni ar visām šitām te lietām, ja? Un es uzreiz pateikšu tādu interesantu niansi. Ja mēs runājam par laulību šķiršanām, daudz pēc tam dzīvo ilūzijās, ka es izšķīros, tad es esmu brīvs, vairs nesaistīts vai nesaistīta. Vairāk uz sievietēm gan šeit vajadzētu likt uzsvaru, ja? Tāpēc, ka tā sievietes piesaiste vīrietim ir, pateicoties viņas monogāmajai dabai, ir uz mūžu. Un tad viņa var darīt, ko viņa grib. Var iet pie kāda vīrieša, kur viņa grib. Viņas tas zemapziņas mehānisms joprojām ir piesaistīts pie tā paša vīrieša, ar kuru viņa bija pirmajā reizē, tur, tajā laulībā un tā tālāk. Ja? Tur ir ļoti sarežģīti no tā visa atbrīvoties. Tie ir tādi zemapziņas dzīves. Es cīju, tur ar papīru vien nekas var arī nesat. Papīru vien tur nesanāks. Viņš būs papīrs, iedos varbūt 5% vairāk pārliecību, ka viss tagad ir beidzies. Ja? Tur jau ir ļoti, teiksim tā, tie energoinformatīvie līgumi, ja mēs tā viņus varētu nosaukt, viņi ir nosīt uz mūžu. Un tāpēc nekad nav bijušās sievas, ja vīrietim ir vairākas laulības bijušas, tad viņam tās visas ir sievas vēl skaitās. Ja? Tikai cits jautājums ir tas, vai viņš tā kā uzņemas par viņām atbildību. Ja? Par to atbildības uzņemšanos mēs arī runājam toreiz. Par ko tu vari uzņemties atbildību? Ja? Vai tu vari uzņemties atbildību? Tas stāstīns, tu stāstīji, ja? Kad aizies veikalu, nopērc mašīnu, un veikala pārdevējs to saka, lūdzu, tas jūs jaunais Ferrari vai Lamborghini, priecājieties, braukājiet, visa atbildība uz jums tagad, kā kāpsiet iekšā brauksiet, bet jums te viena niansīt, ka naktī 1:00 viņa pati sāks braukāt pa ielām, var izraisīt avārijas un vispārējo, bet jums par viņu ir jāatbild, jo tā ir jūsu mašīna, tik un tā. Jautājums, vai tas makes sense vai neloģiski izklausās. Un tad te ir jautājums par to atbildību, ko mēs runājām, laikam, vai ka visi saka, vīrietim jāuzņemas atbildība par sievu un par ģimeni. Vīrietis var uzņemties atbildību par sievu un par ģimeni pie nosacījuma, ja sieva un ģimene viņam seko. Nevis, ja sieva un ģimene iet pa labi vai pa kreisi, un viņš iet uz otru pusi, un viņi neklaus, un nevar vienoties, un vispārējais, un visi slikti. Ja? Tas tāpat kā armijā ir karavīrs, ja? Pieņemsim, viņam ir virsnieks, komandieris, ja? Viņš saprot, ja, lai viņš izdzīvotu, tas virsnieks rūpēsies par to, viņš dos komandas, viņam ir jāpilda komandas. Tik līdz viņš nepilda komandas, tā par viņu nevar atbildēt vairs tas virsnieks. Ja? Viņš tā kā pa lielam viņš ir izgājis no visas tās struktūras, un viņš jau pats par sevi dzīvo. Tieši tas pats šeit ir, tik līdz notiek tā šķiršanās. Tas nozīmē, ka visticamāk tur sieviete tur nesakoja tam vīrietim, ja? Vai kaut kā tur nepildīja, vai negāja ar viņu kopā pa vienu ceļu. Ja? Un loģiski, ka tādā gadījumā vīrietis arī nevar, viņš gribot pat nevar atbildēt par to, kas tur notiksies. Ja? Viņam var piespriest soda sankcijas par to, ka tur sieviete uzvedās ne tā, kā vajadzēja, un viņš par cik parakstījis papīru tur iekšā, viņš tagad par to nes atbildību. Ja? Zaksā parakstījām papīru, parakstījām visu. Tad tu esi atbildīgs par visu, ko tavs sieva izdarīs tālāk. Nosacīt. Viņi izdomās šķirties, tev būs jāmaksā par visu tur, nezinu, viņai, visiem valstī, visiem pārējiem būs jāmaksā. Ja? Un tas ir tāds normāls pasākums. Un tieši šī iemesla pēc,
nu, pārsvarā gadījumos rēties es dzirdēju. Tu vari uzņemties tā saucamo politisko atbildību, ja, un ja vajag atkāpties no pamatiem. jā, tā kā aptuveni tā tas ir. Jā, ok. Jā, nu vispār interesanti par to atbildības uzņemšanos ir, tas tāds arī interesants jautājums tādēļ, ka, nu, kaut kur jau ir tas ļoti spēcīgi ir iegājies, kas par ko nes atbildība, ja, un kas vispār ir atbildības uzņemšanās. Un tu jau pats pieminēji par to, ka atbildības uzņemšanās vispār kā tāds jēdziens, vispār koncepts ir tas, kurš visvairāk nodrošināt var vispār to izaugsmi, to pasaules un dzīves iepazīšanu. Tāpēc, ka, ja tev tas ir, no vienas puses viņš tā kā tevi ierobežo, bet no otras puses tev viņš iedod, ja tev ir viss vaļā, tad, nu, jebkurš virziens ir vienāds, ja? Bet savukārt atbildība ir tā kā konkrēta izvēle, konkrēts virziens, kuras ietvaros, nu, tu tur vari izpausties, cik tu tālu gribi, bet tev ir konkrēta lieta. Bet ir parametri pēc kuriem, ne? Un tas ir, tas saucās tā rāmju uzlikšana, un ar to parasti vīrietis nodarbojas. Vīrietis pasaka, šitā te mūsu dzīve ir, ja? Un tātad šo dzīvi lūdzu, mīļā sieva, piepildi, lai mums te viss ir šeit, tu izpaudies, cik tu gribi. Ja tu izkāpsi ārā, es par šo vairs nevaru atbildēt, jo mana atbildības spēja tur nesniedzās vairāk. Un ko dara sievas? Sievas bieži vien čiks un izkāpja ārā. Es gribu šeit, es tagad pati te atbildēšu par sevi. Nu, ok, ja tu pati atbildēsi, tad te nekā mums vairs nebūs, tad tu būsi tur, un tad sākās tas, kas pusfabrikāts ģimenes, sāk notikties. Jā. Tātad nav vairs kopīgais virziens, kopīgais vektors pazudis, tad nesakojam, neejam kopā, nespējam vienoties par kaut ko, kas mums ir vajadzīgs abiem. Un, ja mēs nespējam vienoties, tas nozīmē, ka trūka tur augšā tā lampiņa ideja, dēļ kā mēs sagājam kopā. Jā. Nu, jā, un šī atbildības uzņemšanās, nu, teiksim, tādā plašā, dziļā nozīmē ir iespējams kaut kā tāda, nu, teiksim, varbūt tieši priekš vīriešiem ir tāda, varbūt viena no tām vīrišķības iztrūkuma pazīmēm visizteiktāk, ja? Un, nu, kaut kas tas ir tāpēc, ka sievietes tiešām izkāpja no tā rāmja. Otrs ir, ka vīrieši varbūt arī nepārāk veiksmīgi māk nodefinēt, kas tad ir tas lauks, par kuru es uzņemos vispār atbildību, vai ne? Pilnībā piekrīt. Un tā ir, ja mēs runājam, tagad es vairāk par sievietēm bišķi iemetu akmentiņus dārzā, bet ja mēs runājam par vīriešu dārziņu, tur ir nemazāk akmentiņi, ko mēs tiekšā, par to vīriešu atbildību. Ja vīriešu atbildība ir kaut kur vest, tad es šodien esmu saskāries ar to, ka ļoti reti, kurš vīrietis vispār saprot, ko viņš dara pa dzīvi, uz kurien viņš iet un kur viņš kaut ko vedīs, vai viņš vispār kaut ko ved. Kāpēc man kaut kur jāved? Viņi tak pati redz kāda gudra visu māk un zina. Nu, te parādās tas moments, tad priekš kam tu esi vajadzīgs tai sievietē, ja tu nezini, uz kurien tu dodies. Tev pašam ir jāsaprot, un spēks, droši vien spēcīgs vīrietis ir tieši tajā kontekstā, cik spēcīgi tu māki var pateikt rekur. Nevis tā kā, tur, bet kā rekur. Nevis cik tev ir liels bicīts. Jā, tieši tā. Tad, ja tu zini, kur tu dodies, tu zini, kas tev ir svarīgi, kas tev interesē, ar ko tu nodarbojies, viss tev ir skaidrs. Un sieviete, kas ierauga, kurai arī tas ir svarīgi un interesē tas, ar ko tu nodarbojies, viņa un tevi sāk ietīt sevi iekšā. Apņem tevi ar sevi, tā tas notiek. Un tad viņa pie tevis turās un tu dodies tālāk uz turieni. Un tā ir tad tava atbildība vest viņu. Ja tu esi viņu paņēmis, ja viņa pie tevis pielipusi, viņa tev nosacīti kalpoja, kā mēs runājam, reliģiskā formātā, nevis kā tur mājasaimniece, kā daudz. Kas es kāda kalpone, traukus mazgāšu un nezinu, gatavošu ēst, lai to tur dara, nezinu, viņš pats iet mazgāt traukus vai pērk veikalā ēdiens. Nē, tur neiet runa par to, ka vīrietis nevar sev pagatavot ēst. Mēs visi varam pagatavot sev ēst un vispārējo. Tie ir runa par tām rūpēm un attieksmi, ko vīrietis saņem no sievietes. Ja viņš to nesaņem, viņam nevajag to, tu, kā es parasti lekcijās tur arī smējos, tu jau vari pagatavot ēst ļoti garšīgi, bet svarīgākais priekš vīrieši tas ir, kā tu viņam to pasniedz, vai tu viņam noliec skaisti uz galda, tur visu noformē puķītis, vēl kaut kas tur noglaudi, nezinu, pa plecu vai vēl kaut ko un pasaka labu apetīti, vai tu paņem to katlu ar makaroni un viņam galvā uzmauc lūdzu rīt. Tā kā būs divas dažādas pieejas. Es tam citu redzēju nesen vienu tādu video kompilāciju, kur bija pie mājas uzstādīta kamera. Es nevarēju saprast, cik sen un cik ilgstošā laika periodā, bet tur ir salikt pa kadram, tāds video, pa kadram salikts tas moments, kad vīrs iznāk, viņš tikko iebrauc ar mašīnu garāžā,
viņš iznāk no garāžas un ies tagad iekšā pa mājas durvīm. Un sieva uz tām trepītē viņu sagaida katru reizi. Tā kā viņš katru dienu, un tāds tā kā video, kur viņi katru dienu, tur tāds ārā gaišs, tumšs, ziema, vasara, viss tam līdzīgi. Un es domāju, es skatījos uz to, un es domāju, ka ik viens cilvēks, kurš skatījās, es domāju, sevišķi... Tu nepieminēji, kā sagaidīja. Jā, nu, protams, sagaidīja, nu, tā kā samīļojās, un tur, ne, ar skūpstu un ar apskāvienu un viss. Nu, tā ļoti, tā kā, man forši braukt mājās, vai ne, ir. Un es domāju, ka ik viens, kurš skatījās šo, un it sevišķi, es domāju, vīrietis, bet arī sievietes, tu momentāli saproti, ap ko lieta grozās, vai ne? Un tikai negribam atzīties. Un tā laikam ir tā esence, par ko mēs šeit runājam. Jā, tā ir tā attieksme. Tā ir tā attieksme, ko vīrietis sagaida. Nevis viņš tur sagaida, ka viņam tur, nezinu, tonu ar makaroniem un karbonādiem noliks priekšā katru vakaru, jā, bet to, kā viņam pasniegs kaut vai tur, nezinu, salātu bļodiņu noliks viņam priekšā, jā. Vai kaut kā tā, par to ir tā runa visa, jā. Un to negrib, un to vienkārši mēģina nonivilēt, es neesmu nekāda kalpone, jā, nu kāpēc man jākalpo? Nē, vienkārši attieksme, vai ja vīrietis pret tevi ar kaut kā attiecās, taču, vai ne? Un viņš sagaida, lai tu ar priekšu vai pret viņu esi kaut kādā veidā. Viņš par tevi rūpējās un atbild, un lūdzu pret viņu attiecies adekvāti. Bet, nu, jā, mēs atgriežamies pie tiem pašiem vīriešiem, jā, kad nu, šodien ir tas, kad es esmu arī runājis ar sievietēm, ka sievietes ir izmisumā, viņas it kā grib būt ar, nu, viņas ir ar to vīrieti kopā, bet viņa nesaprot, ka viņa nevar piespiest sev būt kopā, tāpēc, ka, ja viņai jau ir skaidrs, uz ko viņa vēlētos tiekties, tad vīrietim vispār nav skaidrs, ko viņš pa savu dzīvi vēl dara. Un viņš tā kā vēl nav nobriedis, viņš nav izaudzis, viņam ir 35 gadi, viņš vēl nesaprot, kas viņam vispār dzīvē jādara. Par ko mēs tad runājam? Mēs runājam par to, ka te ir atkal rezultāts audzināšanai, ja? Ka vīrietis, kurš nav saņēmis piemēru no cita vīrieša, kā dzīvot savā dzīvē, ja? Viņam ir ļoti grūti nostāties uz savām kājām, saprast, ko viņam vispār dzīvē. Bet es domāju, bet droši vien ir atšķirības starp to, ka nu, vīrietim 35, 40, 45, varbūt pat 50 gadi, un viņš varbūt tās jau pat ir nomainījis savu karjeru, dažādas nodarbošanās 3 reizes, bet nekad viņam nav bijusi šī te skaidrības zudums, vai ne? Viņš vienkārši varbūt ir, viņš zina, kur viņš iet, bet katrs tas solis, vai ne? Tas nav runa par to, ko tu nomaini. Tas nav tā, ka tu tur visu laiku liekas tā kā rausties kā puņķis uz drāts, bet īstenībā tev ir skaidrība. Un citam varbūt tās viņš vispār neraustās, ja? Bet joprojām viņš dara vienu un to pašu. Nedara to, kas viņam sniedz gandarījumu un piepildījumu dzīvē, vai ne? Mans stāsts, es daru tikai to, kas man sniedz piepildījumu un gandarījumu dzīvē. Es negribu darīt to, kas man nenes prieku. Un tas ir, man liekas, vīrietim pats vai, un sieviete to jūt, ja vīrietis ir priecīgs un aizrauc ar to, ar ko viņš nodarbojas. Man liekas, jebkura sieviete gribēs tādu vīrieti sev blakus. Nu, normālā variantā, puslīdz normāla sieviete, kura meklē normālu vīrieti. Okay. Par to ir tā runa, ja? Un šitas pietrūkst, ka vīrietis dara kaut ko, un viņš gūst gandarījumu un prieku. Nevis tikai par algu, ko viņš saņem, vai naudu, bet reāli par rezultātu. Piekrīt, ir atšķirība. Es tagad teiktu, tur ir 2 ēstuves. Jā. Ejam paēst. Tajā vienā ir milzīgas porcijas, otrā ir garšīgi, uz kuru ejam. Nu, protams, ka tur garšīgi. Vai ne? Nu, un diemžēl mēs dzīvojam bieži vien tā kā, nu vispār sabiedrība. Mēs gribam iet tur, kur ir lielas porcijas, bet īstenībā mums vajag iet tur, kur ir garšīgi. Tieši tā arī pareizi. Ļoti pareizi tu to uzķēri, jā, to momentu. Tā tas ir, diemžēl, un redz, un tā ir tā, un kā vīrietim līdz tam aiziet, lai viņš saprast, kas viņam sniedz gandarījumu. Tas ir baigā problēma gadījumos, ja vīrieti ir sieviete audzinājusi. Mamma, kā mēs runājam, bērnu dārza audzinātāja, skolā skolotāja, augstskolā, ja tas nav smagās metalurģijas, ja, kā mēs teicām, rūpnīca, ja, vai tehnikums, ja, tad tur arī būs pasniedzējs. Ja, un pēc tam viņi pasaka, tagad tev ir 24 vai cik tur gadi, ej dzīvē un esi īsts vīrietis. Tevi audzināja tikai un vienīgi sievietes no mazodas līdz pēc tam. Labākā gadījumā tu filmās redzēji, kā vīrietis uzvedās kaut kur, ja, vai vēl kaut kur, bet ar to jau pamaz vīrietim ir jāmācas no vīrieša. Un te atkal vīrieši, tēvi grēko, ka viņi varbūt nevelta laiku tieši audzināšanas procesam, ja, saviem dēliem. Meitām arī ir tēvs ļoti vajadzīgs, tur pat nemazāk kā dēliem. Es tāpēc, zinu, kā dzirdēju, nu, tā kā tēzi, ka
tas, tā bulijošana saucās, ja, skolās ir šī bulijošana, ir pēkšņi nenormālos augstumos, ja, un visi satraucās un tā. Un es pirmkārt domāju, ka tā nav tik liela problēma, kā viņa tiek pasniegta. Tas ir viens, bet otrs, iespējams, ka bulijošana notiek, varbūt bišķi pastiprinātāk nekā tas varbūt bija agrāk, viena galvenā iemesla dēļ. Tēvu loma audzināšanā, viena no lomām, bet viena no būtiskajām lomām ir tā kā daudzīties un ķircināt bērnus. Ķircināt līdz tai robežai, kad viņi ir tā kā jau bišķiņi jau tā kā tūlīt raudās, ja, mazliet pazoboties par viņiem, un tam līdzīgi. Un ko tas nozīmē, ja? Ka tev ir, ja tev mājās ir ķircinājuši, un tu tiec tam pāri, bet tev tieši līdz tai robežai nevis, ka tu tiešām, tā kā iznīcina, ja? Ka tev pazemo. Bet tu saproti, ko tas nozīmē. Ja ar to tev mājās nedara, tad tev aizejot uz skolu, kāds tevi ķircinās. Tu ļoti sāsināti reaģēsi. Un tu vienkārši nespēji to novērtēt, ko vispār tevi dara, un tu momentāli gribēsi no tā izstāties. Ko līdz tu sāc izstāties, ir skaidrs, redz, kur ir bulijošanas upuris. Un tas noteikti ir arī tas, kā mēs redzam, kāda... Tēvs var iemācīt pārvarēt šitās sociālās grūtības. Vienīgais, kas to iemāc, tas ir tēvs. Māte neiemāc to. Māte iemāc, kā mēs uzturam apkārtējo pasauli. Un te parasti, ja ir tēvs, ja nav tēvs, kas māca to, tad parasti māte ir, kas iemāca ļoti sāsināt uztvert. Parasti problēma sākās jau attiecībās starp vīrieti un sievieti, ja? Kur māte ir emocionāli nestabila, ja? Tur nodarbojas, tā kā mēs runājam, ar emocionālo vardarbību regulāri, tur gan pret vīru, gan pret to. Vīrs aizslēdzās cieti, viņš aizslēdzās pret sievu, viņam arī zūd kontakts ar bērnu. Tas ir dabīgi, ja? Mēs atceramies stāstīja hierarhiju. Dievs, vīrietis, sieviete, bērns. Tad vīrietis ar bērnu komunicē caur sievieti. Ja sieviete nedod to komunikāciju normāli vīrietis pazaudē kontaktu ar bērnu, viņš nevar viņu audzināt vairāk. Ja? Nevar ielikt viņam sociālās normas, kā pareizi uzvesties, kā pareizi sevi pārvaldīt sociumā un tā. Ko bērns no mātes iemācās? Viņš iemācās, kā būt emocionāli nestabilam, traumatiskam, tur vājam, vēl kaut kā, ja puika, ja, tad viņš iemācās, kā būt mīkstam, emocionāli, ja, paļauties uz visādiem provokācijām vispār. Ja. Meitene iemācās to, kā būt agresīvai emocionāli vidē. Ja. Ja redz, kā mamma emocionē apkārt. Viss ir kārtībā. Un tēvs līdz ar to nav spējīgs viņiem iedot arī pareizi savu pašpārvaldi, sevis pārvaldīšanu sociumā. Un tā ir vienota ķēdīte tādā veidā. Lūk, tā ir hierarhija. Ja mēs neievērojam dabā iekārtotos procesus un hierarhiju, ja, Dievs tos saka, tā varbūt arī ideja, tas ir mērķis, vektors. Jā, Dievs mūsdienās jau mēs saprotam ar absolūto. Absolūto, jā. Okay. Es pat nezinu, kā uz šitās, varbūt arī runājot. Vai kaut ko priecīgu vajadzētu pateikt? Tas kā jau labs nobeiguma tā tēze jau par bērniem, tā kā runājot. Bet kas tev prasās? Es nezinu, tev ir vairāk pieredzes šitajās tematos. Kas man prasās? Kas tev prasās Kas nobeigumā? Man liekas sabiedrībā ir liela problēma. Sabiedrība tieši šo dzimumu lomu izpratnē ir nenormāla problēma. Un es uzreiz pateikšu, tik skaļi pateikšu, ka visas problēmas, kas sabiedrībā ir, viņas ir tikai un vienīgi dēļ dzimumu lomu neizpratnes. Un dzimumu kvalitāšu neizpratnes savā starpā. Tiklīdz vīrietis un sieviete saprastu savas atšķirības, ar ko viņi viens no otra patiesībā atšķirās, tā atrisinātos visas lietas, sākot ar politikām, ekonomikām, kariem, vispārējais, viss nostātos savās vietās un nebūtu vairs nepieciešamības kaut ko tur dalīt, matus skaldīt un vispārējais, tāpēc, ka vienmēr būtu tā, ka katram ir kaut kāds virziens, uz kurien mēs dodamies un mēs kopā tad radītu to kopējo labo vidi, jo kas ir sabiedrības šūniņa? Kā daudz saka, cilvēks, vai ne? Nē, cilvēks nav sabiedrības šūna. Ja mēs runājam sabiedrība, tas ir, kur kaut kas ir kopā savāks, tad tā ir ģimene. Jo vienāda šūnām ir jābūt iespēja salīdzināt viņus. Tu nevari vīrieti ar sievieti salīdzināt, tie pilnīgi pretēji radījumi, ja? Tu nevari pateikt, vīrietis tāds pats kā sievieti, nav viņu vienādi. Tas ap citu, zini kā ir, šūnā ir kodols, un ir citoplazma, ja? Jā. Tas šķidrums, kas ietver kodolu. Tad savā ziņā šeit ir jau līdzīgi. Un tad tā ir šūda, vai tā ir kodols un ir apkārt, jā. Un tas ir antēna, jā. Un tas ir elektromagnētiskais lauks. Tieši tā, un tas ir viens vesels.
viens vesels, tas ir viens veselums. Un tikai ģimenes var salīdzināt savā starpā, un ģimene, līdz ar to ģimene ir sabiedrības vienība. Ja, un tad mēs runājam par to, ka mēs vēlamies tur vēlēšanām iet un vispārējā, tad kam ir jāiet vēlēt, nevis katram individuāli, tur vectētiņš, vecmāmiņa, tur mazbērniņš, bērniņš, tur tētis, mamma un vēl kaut kas, ja? Bet ģimene. Bet ģimene, kopīgs lēmums. Kāpēc kopīgs lēmums? Tāpēc, ka kopīga ideja. Nevis man ir idejas tur par šitiem, par demokrātiem, par sociālistiem, vienalga kādas tur tās partijas. Katrs par savu vēlēšanu. Es šito vienmēr atceros, man tēvs vienmēr bija kopš, nu tā kā jau Latvijas neatkarības, viņš vienmēr bija par LNNK, ja? Jā. Un viņš vienmēr iet par LNNK, nu vienkārši tā kā taisni, ja? Jā. Un mammai prasa, pa ko tu vēlēji? Nu, protams, tāpat kā tēvs. Nu, tad ir pareizi. Ja, nu viņu vienmēr, nu, zin kā, nu, tad visi kārtībā. Un tagad tēvs miris un viņa joprojām turpina tēva ceļu. Jā. Viss ir labi, ideāla ģimenes sadarība. Nu jā, klausies, tad forši, man liekas, tā, ar to, ko iesākām par to, nu, kad ir ļoti svarīgi, nu, tajā ceļā uz savu veselību apzināties šo te vīrišķo un sievišķo atšķirību. Un tad tagad arī, man liekas, tas labs nobeigumam, ka svarīgi ir apzināties, pat tev pat nav jāizkož vai tur nenormāli jāpārzina kaut kādi tur dziļākie procesi. Jā. Pietiks jau tikai ar vienu to, ka tu nesagaidi tāda paša veida uzvedību, reakciju, domāšanu, uztveri, nu, jebko vispār. Tas attiecās, mīļās dāmas, uz jums, nesagaidīt tā kā, ko viņš tāds, ja? Jā. Un otrādāk, veči, nu, nesagaidam no sievietēm, viņa tur tāda. Ka viņa arī būs kā vecis uzvedības. Mēs gribam, kad sieviete iedzer ar tevi aliņu un skatās futbolu tikai vienu dienu, ja, gadā. Precēties ar tādu nevajag. Nē, jā, tieši tā, tāpēc jau ir džeki, ar ko sēdēt ģērbtuvē un gvelst kaut kādu sūdu, vai ne? Tāpat arī meitenēm, nu, ir tā sava čalošana, ja, ir meiteņu grupas, es te paklausos, reiz, ka viņas, nu, tur es pilnīgi automātā saprotu, nu, tas tā kā svilst ausis, vai ne? Jā. Vai ne? Nu, principā... Tā ir taisnība, katram ir jābūt savai vidē, un vispār, ja tā paskatās, kad agrākos laikos, ja mēs skatāmies, vispār sievietes un vīrieši dzīvoja katrs atsevišķi savā vidē, un gāja kopā tikai ģimenes vajadzību darīšanai. Dzīve bija katram atsevišķi. Pat vienā dzimtā, kas dzīvoja, ja sievietēm bija savas aktivitātes, ja, tur mammas, vecmāmas, meitas, mazmeitas un sievas un vispārējais. Un vīriešiem savas, tur pat tēvi, vectēvi, mazbērni un bērni un vispārējais. Viņi ar savām lietām nodarbojas. Un, protams, vakarā sagāja tur kopā, tur viss pārējais, ja, bet dzīve noritēja katram atsevišķi. Un tā tas vienmēr ir. Un mēs nevaram gribēt būt, ka pilnīgi divas dažādas būtnes saliek kopā un lai visi harmoniski non-stopā. Mums ir obligāti regulāri jātiet vienam no otra. Pirmkārt, tas pastiprinās mūsu vilkmi vienam pie otra, un otrkārt mēs varēsim darīt tās lietas, kuras mums patiesībā ir jādara dzīvē. Jo tad, kad tu atrodies kopā ar kādu, kurš ir savādāk orientēts, ja, tā būtne, ja, piemēram, viņa ir sieviete, ja, tu nevari darīt vīrieša lietas tādā situācijā. Vai ne? Tu, kad esi ar sievieti kopā, tu dari tās lietas, kas jūs tā kā kaut kā vieno, kaut kā jūs tā kā sākat miksēties, tā enerģija sāk jums jaukties kopā, un tu jau vairs pat nejūties tas, kas tu esi, kad izēji sociumā, vai ne? Un šito te vajag vienkārši piefiksēt, un ja vīrietis ir pārāk daudz atrodās tajā, kā es saku, tajā maigumā, mīkstumā, rūpēs un visā pārējā, tad viņš atslēdzās no sociuma, viņš pārstāja funkcionēt tas, kas viņam ir jādara. Tāpēc vīrietim ir pamat darbība ir ārpasaule, sievietē iekšpasaule. Tā kā tā. Īsi un kodolīgi. Vīrietim ārpasaule, sievietē iekšējā pasaule. Jā, tieši Paldies. Tā. Paldies tev par sarunu.